go at less than 6. Micic keeps the ball in his hands. Clock is running out. Micic rises. If it goes, he'll win it! Vasilija Micic with the trojka in Belgrade to win the semifinal here! Un es tā neveiksmīgi centos attēlot Fibas meldiņu. Atgriežamies Eiropadā 54. epizode, laikam, ja nemaldos. Mans vārds ir Kristians Dilāns, ar man kopā, kā parasti, Norberts Strautiņš, Valsts Nikitins. Sveiki, puikas! Čau. Čau. Jā, tad iesāku ar šo te Fibas meldiņu, jo esam pulcējušies uz epizodes ierakstu īpašā nedēļā. Atgriežas izlaša basketbols ar 2025. gada Eiropas čempionāta kvalifikāciju. Par to arī parunāsim. Domāju, ka arī iesāksim ar to. Un tāpat arī atskatīsimies uz Eiropas kausu, nacionālo kausu nedēļas nogali, kas bija aizvadītā. Bet pašā sākumā varbūt principā divi jautājumi. Viens jautājums Valtam drīzāk, un otra lieta būs tāda, par ko viņš gribēja drusku parunāt. Sākšu ar to, ka parādās aizvien vairāk kaut kādas runas, ka Mario Hezonja varētu nepalikt tavā iecienītajā Madrides Real komandā. Izskan, ka viņš tur esot divus piedāvājumus jau noraidījis. Vēl parādās informācija par to, ka viņš varētu atgriezties NBA. Jā, nu, kaut kā nokomentē šo no savas puses. Zinu, ka nav vienkārši. Sāpīgi. Jāsaka, ka ir sāpīgi, bet es kaut kādā ziņā varētu saprast arī viņu. Un arī labi mēs tiksim līdz karaļa kausa finālam, pēc kura šis viss vēlreiz uzvarmoja, jo viņam finālā nebija tik liels spēles laiks, kā varbūt varētu gribēties, bet par to mēs vēl tiksim. Bet es nezinu, es man liekas, es teicu, bet man liekas, ka viņš NBA viņš var spēlēt. Jo viņam arī, principā, viņam nav īsti kaut kā, kas viņam pietrūkst. Viņš var gan mest elites līmenī, gan viņš ir atletisks, gan arī liels un viss pārējais. Ja viņš tur, ja gribētu, viņš varētu. Man vienīgais tas, ka viņš iepriekš jau ir izteicies, ka viņš tur aizbrauc prom ne ar tām labākajām sajūtām. Un tāpēc man liekas, viņš dosies prom tad gan jau, diemžēl, uz Panathinaikos. Tā es neko citu baigi neredzu. Bet jāgaida vasara. Šī būs tad stresēna. Es jau jūtu. Tad Bet interesanti. tajā NBA sakarā ir, man liekas, dažas lietas, ko man gribētos atzīmēt, ir tas, ka vismaz man bija tāds sajūta, ka tajā NBA Mario Hezonja pavadīja drusku tas sliktā zēna narratīvs, jo nevelti viņš tomēr līgā ienāca ar tekstu, pasakot, ka viņš ir vismaz tikpat labs vai pat labāks par nelaiķi Kobe Bryant, kas ir, nu, pilnīgi sauzas, lai neteiktu vairāk. Viņam bija tur arī pāris spilgtas epizodes, bet, teiksim, tā ņemot vērā to, cik augstu viņš bija draftēts, nu, es domāju, mēs varam vienoties par to, ka viņam sevi tā līdz galam neizdevās tur apliecināt. Un tad otrā lieta NBA sakarā ir tas, ka, kā mēs zinām, NBA ir par iederēšanos konkrētajā komandā un iespēju. Es īsti neredzu, kā viņš var pastiprināt un spēlēt labā komandā, bet ja viņš nonāk kādā no sliktākajām organizācijām, kā tur Detroits Pistons vai Charlotte Hornets, abas manas iecienītākās komandas, es redzu, ka Wizards varbūt arī tie arī labi. Wizards arī, jā, starp citu. Tur es varu redzēt, kā viņš var spēlēt, bet te atkal jautājums, vai viņš pats to grib, vai viņš grib aiziet no uzvarošas organizācijas, no iespējams labākās un tādas ģimeniskākās organizācijas Eiropā, kas tomēr sevi ir ilgstoši, nu, teiksim, vismaz 10 gadus pierādījusi kā tāda ģimeniska organizācija, kas savējiem varbūt muguru neuzgriež, ja viņi tur nesāk dzert vai nerunā sūdus aiz muguras par organizāciju, kā tas bija varbūt dažu citu leģionāru gadījumā, bet pāriet no tādas organizācijas uz, nu, būšu rūpišs un teikšu, kā ir uz NBA miskasti, nu, iespējams, viņš varētu tikt pie vairāk naudas, bet es domāju, ka viņš tomēr arī augstu vērtē šo uzvarošo komandu.
Un es tad arī drīzāk teiktu, ka reālāk ir tas, ka, vismaz manuprāt, ka viņš būs Atēnu Panathinaikos, jo tomēr nevelti tajos brīžos, kad reāli ir spēles pret Panathinaikos, Mario Instagram storijas kļūst pavisam zaļš, un viņš vispār neslēpj to savu mīlestību pret Panathinaikos. Un izskatās, ka arī Janna Kopulas kungs ir gatavs nākt pie viņa ar lielu naudas summu, kurai iekšā ir arī liela summa. Un es nebrīnīšos, ja Mario pārcelsies uz Atēnām pēc sezonas. Man liekas, tur to, ko tu minēji, gan tā iederēšanās, feats, tā saucamais, un viss pārējais, plus vēl NBA ir narratīva līga tomēr. Nu, Tas ir jā, es ļoti saku, viņam tur svarīgi, tas kāds tev sliktā zēna narratīvs tas, būs tas, arī tas manuprāt. iet, tas nāk vēl līdzi. Es pat teiktu, ka tas kaut kādā ziņā arī Eiropā, man liekas, iet, jo nu, tā vismaz man pēc sajūtām liekas, ka, ja tu pajautātu kādam, kurš varbūt neskatās viņu spēles ikdienā, pirmā lieta, kas tev nāk prātā, ka viņš ir ar milzīgu ego met visus metienus. Un tāds neefektīvs, negluži komandas spēlētājs. Man liekas, ka to var būt to vismaz Eiropā. Man liekas, ka viņš ir izaudzis pa šiem 2 gadiem. Arī, ja es apskatos viņa statistiku, viņš ir komandā šobrīd, ja es nemaldos, vai nu rezultātīvākais, vai otrs rezultātīvākais, un met ar 50, 40, 90. Un tajā to man liekas, to arī kaut kā jāmaina nedaudz. Šito pašu, man liekas, viņš pats teica, ka tā slava bišķiņa valkās līdzi. Tas bija tagad tieši, kad viņš aizbrauc uz izlasi. Un ka tāda ir. Bet Nu, man vēl liekas, ka Eiropā, nu, pat ja tas narratīvs tev valkās līdzi, viņš nav tā kā tik spēcīgs un ietekmējošs, kā tas ir NBA, manuprāt. Un man tas liekas, pat arī NBA ir vairāk naudas sakarā, tas, ko tev piedāvā. Tāpat kā tas pat ne sliktā ziņā obligāti pieņemsim. Es nezinu, ja tu liec galdā labus ciparus, es nezinu, man tagad nenāk prātā labi piemēri. Varbūt kaut kāds De'Aarons Fox vai kaut kas tāds. Liec galdā labus ciparus, bet tu, tā teikt, līgas izpratne neesi superzvaigznes, tad tev varbūt nedos supermaks līgumu, piemēram. Tā vienkārši, diemžēl, tā ir realitāte. Tādā nu, jā. līmenī. Tev Norčs kaut kas piebilstams par Mariju situāciju. Nu, man arī liekas, ka viņš to pēdējo, ka varbūt kādreiz viņš bija tas džeks, kas tur daudz met pa grozu, varbūt līdz galam neiedars kaut kādā tajā komandas zīmējumā un tam līdzīgi. Bet man liekas, ka tagad tieši tajā Madrids Real sistēmā, ka viņš ir atradis veidu, kā varbūt tur metot un uzņemoties mazliet mazāk, bet tā kā kļūt tieši efektīvāks. Nu, man liekas, ka viņš tagad ir tā kā tiešām gan pieaudzis, gan spēlē labāk un ir atradis veidu, kā vienlaicīgi gan dabūt to, ko viņš grib, gan vienlaicīgi palīdzēt komandai uzvarēt. Nu, manuprāt, viņam Eirolīgā, uzvarošā Eirolīgas komandā daudz labāk būtu no sportiskā viedokļa nekā NBA leisgala komandā. Bet, nu, redzēsim. Valtam jau viss stresē nāk šis. Tagad neguļ naktis vairāk. Jo viņš jau nav vienīgais, kas ir ārpus līguma vasarā. Tā kā tieši diezgan tagad stresē no vasaras solasiem. Bet otra lieta, par ko es tā ievadā gribēju parunāt, NBA visu zvaigžņu spēle. Es varu godīgi teikt, ka es neredzēju gandrīz neko. Tik cik varbūt kaut kādā Twitterī kaut kāds highlights. Un es arī godīgi teikšu, ka man interesi par šo pasākumu, jo sevišķi, ka tur nav Kristaps Porziņš. Es domāju, ja viņš būtu, es būtu pievērsis lielāku uzmanību, bet tā kopumā, jā, laikam, nezinu, laikam aizgājis etaps vismaz manās acīs. Tur vairāk, man liekas, arī tas, ka tie paši spēlētājs, es nezinu, viņi tur, pat ne tas, ka viņi tur negrib atrasties, tas, ka viņi īsti negrib spēlēt, un to tu īsti nevar arī ietekmēt nekādā veidā. Es nezinu, kas tā kā tur, ja tu gribētu to spēli padarīt skatāmāk, es nezinu, kas tur īsti ir jādara. Jo Tagad pats izskanēja versija, ka varētu darīt tā, ka tu spēlē Austrum pret Rietumiem un uzvarētājs dabū NBA finālā mājas spēļu priekšrocību. Un man likās, no sākuma man likās stulbi, jo, nu, piemēram, tu esi, nezinu, no katras komandas ir 1, 2 altstāri, un tagad tev izšķirās, kam ir mājas spēļu priekšrocība. Bet tad es tā padomāju, ka reāli starta pieciniekā un lielās minūtes spēlē tieši tur top 3, 4 komandu spēlētāji pārsvarā. Un, ja kādam nepatīk šī sistēma, tad var vienkārši uzvarēt basketbola spēli, kā teica daži apskatnieki. Un man liekas, interesanti. Tas varētu būt viens no risinājumiem, jo, piemēram,
tāds Teitums, Jānis būtu vesels Embīts spēlēt austrumos, tad otrā pusē, kas tur top Kavai Leonards, pat Jokičs, nu viņi visi gribētu to mājas spēļu priekšrocību, un varbūt, ka viņi reāli iet un sistos. Un arī, ja būtu vesels Embīts, tad šajā te zvaigžņu spēlē nebūtu uzstādīts, kā lai labāk pasaka, vismazāk. Antirekords. Nu, es nezinu, Sodu? tas ir antirekords, ja sodu. Es Jo redzēju, tas ir kā nav, nu, tā kā Nē, nu, tur piezīme tā kā kopumā, laikam grūti nav pateikt. tā kā labi, jā, bet, nu, respektīvi, vismazāk Zemākais. soda, cik ir, jā, Trīs. zemākais soda esot rādītājs, bijuši. jā, nu, Embīdam, es domāju, būs uz 10 uz viņu vienu pašu, tā kā tur būtu kādi 18 teatrāli kritieni, izplastas rokas un neizpratni tiesnešu virzienā un vēl citas muļķības. Ko Tā kā jūs jā, domājat? īstenībā, Bet šitas arī tā nedaudz sarežģīti ir, jo tad pieņemsim, nu es nezinu, tas arī padara nedaudz, tad varbūt to, ja tu izvēlies šādu risinājumu, tas pirmkārt tas, ka, nu, būsim godīgi, man liekas, katrā konferencē ir labi austrumos, manuprāt, ir divas komandas, kas reāli domā, ka viņi spēlēs finālos. Tā, nu, tā vismaz es redzu vēl situāciju. es gribētu nedaudz iestarpināt, piemēram, nu, es domāju, ka Skotijas Bārds ir tā kā drusku atrauc no realitātes, un es domāju, ka arī viņš vēl tic, ka Toronto var pacīnīties par finālu spēli. Nē, nu, varbūt Un viņš tas tāds ar vienīgais, tādu bet joka prizmu, arī ar to narratīvu, kas ap viņu veidojās Twitterī, piemēram, bet, nu jā, sapratāt, apmēram Bet to nu, tā ideju. kopumā es vienkārši uzskatu, ka tās komandas, nu, austrumos, man liekas, ir tiešām divas komandas, kuras varbūt tiešām domā, ka viņi spēlēs finālos. Nē, nu, varbūt Nē, cer domā vairāk. vairāk. Es domāju. Nu, tādu, bet, nu, es nezinu, es, piemēram, nu, Trejs Janks, man liekas, saprot, ka viņš finālos nebūs, vai arī, es nezinu, kas tur vēl bija. Nu Nu, jā, bet, bet Nu, bet iedomājieties, tie pagaid, galvenie spēlētāji. Reis Janks, viņš pagājušajos plēfos atņēma 2 spēles Bostonai no 0-3, ja nemaldos. Viņš arī Tā kā Jimmy varbūt, uzvarēja pirms tam. Es vienkārši domāju par to, ka, piemēram, laukumā būtu tagad, ja mēs sakām divas komandas, nu, piemēram, tad Teitums, Jānis, Lillards un Brauns, nu, ja jūs gribat finālā mājas par priekšrocību, tad ejiet spēlēt un cīnīties par to uzvaru, un tas pats otrā galā. Es jā, bet iedomājos, tas ir viens, bet tad es tā kā gribēju pāriet pie savu otru punktu, kur tad ir mīnus. Pieņemsim Bostonu, nodrošina sev jau austrums. Viņi jau, principā, nu labi, ne tā, ka viņi matemātiski nodrošinās, bet viņi relatīvi drīz jau būs skaidrs, ka viņi būs pirmie. Tas regulārās sezonas beigas kļūst tad vēl bezjēdzīgāks. Jo mēs jau atceramies, kāds tur bija, kāda bija klaunāta pagājušā sezona beigās, kas tur spēlēja tādu džeku, ko tu pat tā, jūs spēlē fantasy 12 komandu līgā un veiveros, tur ir tādi, ko tu pat veiveros neredz. Un tur vienkārši kaut kāda vispār nezinām džeki, kas G līgā spēlē. Un tev šī tāda spēlē, tad galot. Man liekas, tas būs tad vēl izteiktāk, ir īpaši tām top tas tikai komandām. vienu komandu ietekmē. Nu, Nu, bet, nu, es nezinu, bet tas ja tāpat Bostonā ir, kaut kādā piemēram, veidā 5 tev spēles būs. priekšā, tad tikai Bostonā var atsēdināt savējos līderus. Pārējiem bet tāpat var var gadīties, ka pretiniekos ir komanda, kas tenko priekš labākas varbūtības tikt pie pirmās drafta izvēles. Nu, bet tas arī tad ne tikai pirmā komanda, tad, piemēram, rietumos, un es nezinu, kas būs pirmie, un teiksim, Clipper, Minnesota. piemēram, nu, Minnesota, Clipper vienalga, nu, jebkura no tām top komandām, viņi atpaliek tās 5 spēles no viņiem, tad viņi arī, viņi, nu, baigā jēga, tad tautas valodā sakot, laist dīrs un Viņiem jau savā censties tagad starpā dabūt. Nu, viņiem jācīnās. savā starpā jānodrošina. Bet, tas arī pieņemsim, tur ka pašās. abās konferencēs ir diezgan drošas tās vietas. Nu, Nu, es ja tā ir. nezinu, šī tā ir nedaudz grūti. Ja es nemaldos, MLB kaut kāds šī tāds bija zvaigžņu spēlē. Tā, ja es nejaucu. Bet tā, Kā man liekas, vispār izpaužas MLB zvaigžņu spēle? es nezinu. Es kaut kā Tur šitā viņi atceros, paņem kas šo Twitterī te redzēju. nojas otru galu un atsit bumbas, vai kā tas notiek. Godīgi, ja neesmu redzējis, nekad man nav mazākās nojausmas. Es vienkārši kaut kā Twitterī redzēju. Bet Vai tur atmuguriski veids tas skrējiens starp bāzēm ar kaut kādu, nezinu, salto pa vidam? tas būtu interesanti īstenībā. Es To man es būs gribētu redzēt. jāieraksta YouTube MLB All-Star Game highlights, varētu paskatīties. Bet labi, Tā šāds zvaigžņu spēles jau, man ieintriģēja ar liekas, šo. zvaigžņu spēles, man liekas, visur ir tā diezgan labi. Man liekas, Amerika principā ir bez mazliet vienīgā vieta, kur notiek tagad. Tad, jo Eiropā, man liekas, ka ir tikai Francijā, ja es nemaldos.
Nekur citur es viņus neesmu Varbūt ir redzējis. arī kaut kādā mazākā čempionātā, ko mēs varam laižam garām. Nezinu, tur kaut kādā Albānijas līgā varbūt. Nē, nu var būt, bet nu, tādā Bet tā tā kā no augstākajā normālām līgām, līmenī jā, nav tikai, īsti tikai, nekur. tikai, tikai Francijā, jā. VF Superlīgā nav vairs. Starp citu, nav, Ir ja gan jau. nemaldos. Ir, jā. Nav? Es Es neesmu, nezinu, man es tā kā pieņemu, man ka jābūt. Facebookā joprojām tā organizācija nolaikot ir, un es ik pa laikam redzu, man izmet kaut kādas bildes ārā, vēl kaut ko. Es nevaru teikt, ka es baigi sekoju līdzi un skatos, bet vismaz nav redzēts kā iepriekš tur zvaigžņu spēles balsojums, jo tas, te, ka mēs bijām skolā, vēl tas bija īstenībā labs pasākums. Tas bija tāds Jā. interesants. Bet Arī bez tā tur Danka jau konkurss tur bija. Danku konkursu. Īsumā vēl par NBA tad var pieminēt Danku konkursu. Tagad gribot, tad gribot pateikt, ka Jēlenam Braunam. Es nostājos tos visus dankus, es īsti nezinu, Es kā jau- viņi ielaida finālā. Ja, nu, viņš izpildīja, piemēram, viņš pārlicis pārējā sēdošam Kaisanēt. Kaisanēt, ja kāds nezina, tas ir, man liekas, Twitch streamers. Viņš ir metrs Viņš 50. ir tuvās, nu, labi, tāda būtu pareizi teikt, tuvās attiecībās, bet viņš ir tas džeks, kurš vienu no māsām Strautmanēm filmē tur savos tajos video. Diezgan tāds populārs YouTubers. Viņš ir populārs, jā. Bet nu, Jēlens brauc lec viņam pāri sēdošam. Viņš stāvs ir 1,50 m. Un tagad tas pat es nepārspēju, viņš tiešām ir diezgan īsts. Un Jēlens brauc ar šitā. Man liekas, viņš ar to danku dabūja kaut kāds 49 punktus. Tagad tas bija augstu vērtēts danks. Un, nu, 1,60 m, ja būsim precīzi, tā es lasu tagad internetā. Nu jā, bet nu, tas 5'3". tāpat. Ja mēs Nu, atceramies, protams, jā. piemēram, Ārons Gordons lēdz pār Tako Fallam, kurš ir, es nezinu, cik viņš 2,25 ir. No 60 centimetru garāks vismaz Nu 65. jā, nu, un šī, nu, es nezinu. Bet danku konkursu kopumā man kaut kā. Es īsti nezinu, kas ir jāizdara, lai īpaši pārsteigtu. Tagad Jordans kaut kā. Kilganons, Kristofs Dārgais jāuzveicina. Kas tur vēl bija? Bija Justin Darlingtons, bija tāds, ja? Bija. Bet tas Just pēc Fly. bija. Just Fly. Bija vēl viens tāds ļoti, ļoti mazs dunkers. Es atceros, tas bija No- man liekas, spēlēs, tā, kad bija Rīgā, tas 3 Jā, pret jā, 3 jā, jā, DSN. jā. Es tagad neatceros, Jā, jā, kā sauc, bet zinu. Man liekas, Pols, bet es neatceros, kā sauc. Nē, afroamerikāns no Amerikas ļoti mazs augumā. Bija. Nē, bet bija arī kaut kāds, man liekas, Pols Ukraiņš vai bija grabo. Pols. Jā, Tas grabo bija diezgan bija labs mazs, īstenībā. bet viņš Tas bija bija mazs labs. arī, jā. Bet viņš bija labs. Un, Un, protams, bija arī- interesants arī. Arī Smulsat ar ko. Norberta Dvīņu brālis Lipeks arī. Jā. Principā tu viņus abus redzi, nevar saprast, vai tas ir Norča vai Lipeks. Ļoti, ļoti līdzīgi. Bet, nu, te danku konkursu kopumā, nu, es godīgi nezinu, kas tur jāizpilda, tas liktos vēl īpaši interesanti. Vismaz man personīgi. Ir tāds sajūta, ka mēs esam sasnieguši kaut kādu līmeni, ka bez mazliet viss ir parādīts. To, principā, Nu, vienā konkursā Lavīns ar Gordonu parādīja visu iespaidīgāko, ko es iespējams esmu jebkad redzējis. Nu, jāpāriet uz slamball danku konkursu. Tā kā, kad tu danko tajā, nezinu, kā to nosaukt, tajā batutu laukumā, kur var gaisā lielāks airtimes un var kaut ko akrobātiskāk parādīt, varbūt. Palaik būtu vienkārši bīstam. Ir tīpaši NBA spēlētāji. Nē, protams, jā, tas tā vairāk arī no tādas. Bet, nu, tā tur grūti man iedomāties, kā šo formātu uzlabot. Jo tas jau visām, gan Amerikā, arī hokejā mainīja formātu, lai būtu kaut kāda interese. NFL, es zinu, ka arī nomainīja Man pagāk, jau šo sezonu savu. kā notiek arī NFL zvaigžņu spēle, jo tā kā, tas ir tas sporta veids, kurā visu laiku tiek arvien vairāk runāts par vispār smadzeņu traumām, tā sporta veidu bīstamību, tiem milzīgiem sitieniem, vēl kaut ko. Kas tur notiek zvaigžņu spēlē? Un tur bija agrāk, nu, viņiem ir tāda lieta, ka viņu All-Star spēles uz Pro Bowl. Un ar to Pro Bowl ir galvenā problēma tas, ka viņš notiek nedēļu pirms Super Bowl. Tieši starp konferenču fināliem un Super Bowl ir nedēļas starpā, kad notiek Pro Bowl. Tas nozīmē, ka tur nepiedalās no abām spēcīgākajām komandām neviens. Un tur bija agrāk, piemēram, tā, ka to amerikāņu futbolu, kā mēs zinām, ļoti tāds agresīvs sporta veids, kontakts, un viņi baigi neiespringa īsti līdz galam tajā visā. Jo tu vienkārši neies traumēt, tev liek, ja tev par to vēl nemaksā papildus. Un viņi šogad nomainīja nedaudz. Viņam bija kaut kā diezgan daudz, bija skill competition, bija viena diena vesela.
Tur viņi Kaut kādi nodarbojas. jārdu skrējieni un kaut kas tam līdzīgs Nē, tur spērieni. bija kaut kāda ļoti kaut kāda interesanta, kaut kāda, tur bija vīrus vilkšana, tur bija vīrus vilkšana īstenībā tur diezgan interesanti, jo tagad tie džeki, kas tur piedalījās, tie offensive linemen, viņi ir nu, tādi tā kā milzīgi puļi uz kilogramiem, es nezinu, 150. Un tev šī tādas sešas saliec katrā pusē virvē, tad diezgan interesanti izstāst. Un vēl visā tādi. Un viņi spēlē nevis tā kā amerikāņu futbolu, bet viņi spēlē flag futbolu, kas ir bez kontakta, kur tu vienkārši norauj tos karodziņus, kas ir pie jostas piesprāst. Bet tas, Šādi tas bija pat, diezgan tā kā interesanti kopumā. man ir neliela pieredze, tad padalīties, ka ar šādu pašu, tā saucamo karogu regbiju nodarbojās mazi bērni, kas vēlas sākt trenēties regbijā. Tā kā tas ir, to pat es pats esmu spēlējis, ja nu kas. Tā Nu, kā. tā, man liekas, tā tikai priekš amerikāņu futbola relatīvi laba alternatīva, jo tur nav kontakta un tad varbūt tur nav riska. Un viņi iespējams var iespringt Nu, nedaudz mazāks tas vairāk. risks ir. Mazāks tas risks ir, jā. Bet, nu, tā zvaigžņas vēl kopumā jau grūti ar viņiem ir kaut kā Tā, nu, mūsdienās. ķeramies klāt izlasēm. Jā, Nu, ir zinām tie 15 kandidāti, no kuriem es īsti neesmu pārbaudījis to sistēmu, kā tur ir. Man iepriekš kaut kā, cik es atceros, liekas, ka varēja tā kā pieteikt vairāk. Tos arī visus 15 varēja pieteikt, tad viņus varēja nomainīt tām divām spēlēm. Bet tagad es kaut kur redzēju, ka tur jāpiesaka 12, un tad nav īsti līdz galam man skaidrs, bet labi, tas varbūt nebūtu tik būtiski. Nu, ir gana būtiski, bet ne līdz galam tik būtiski. Tātad ceturtdien, šodien ir trešdiena, tātad rīt mēs spēlējam pret Spāniju izbraukumā Saragosā un svētdien mājās pret Slovākiju. Sāksim ar kandidātiem, varbūt kaut kādi lielākie pārsteigumi, negaidītākie spēlētāji, vilšanās no jums vēlos dzirdēt kaut ko. Teiks, man bija galvenais pārsteigums, tas bija vairāk vai mazāk, man liekas, ka treneris to visu izskaidroja pēc tam preses konferencē. Bija gan Strēlnieks, gan Meijeris. Strēlniekam, man liekas, bija trauma, ja es nemanīju, mikrotrauma, un Mareks Meijeris gribēja atpūsties nedaudz, tāds, cik es sapratu. Un Blūmbai varbūt es gaidīju, bet viņam laikam arī bija trauma. Tāpēc kā pasažniekam. Tā kā tie, kas ir 15 pieteikumi, man liekas, ka vismaz man tur nav īsti neviena pārsteiguma. Es varbūt Ojārs Filiņu negaidīju, bet tā domājot, tas ir diezgan loģiski. Un tā kopumā nekas tāds šokējuši neliekas. Principā 15 labākie, ko varētu dabūt. nu, es domāju, diezgan līdzīgi. Jā, es sākumā par to Mareku biju pārsteigts, Meijeri, ka viņš nav, jo es domāju, ka kaut kā viņš nebija tajā pasaules kausā, un ka tagad atkal viņš uzspēlēs, iespēlēsies un kaut kā piedalīsies. Bet, nu jā, līdzīgi kā valsts teica, varbūt tos 15 tur varbūt pat kaut ko var pamainīt vai nemainīt, bet jebkurā gadījumā viss ir tā diezgan loģiski, adekvāti. Mums ir labs sastāvs, visi 15 tur, manuprāt, ir pelnījuši būt, un tā kā būtībā viss kārtībā. Ko tu, Kristiāna, domā? Es nezinu, man arī, principā, jūs jau laikam visu to tā pateicāt. Nav īsti varbūt tādu super lielu pārsteigumu. Man arī, kad viss tā kā ir izskaidrots, kāpēc, kurš tur nav kaut kāda konkrēta iemesla dēļ, tad arī liekas tā gan loģiski. Man vairāk, laikam, kopumā ir prieks par to, ka izlaša basketbols ir atpakaļ. Tas vienmēr ir kaut kas īpašs. Vienalga, vai tāda, labi, protams, lielie fināla turnīri ir sajūta līmenī īpašāki, bet ļoti patīk arī šīs kvalifikācijas spēles. Vienīgais jābūt drusku dīvaini, ka tagad būs, ka it kā jau nu, noteikti, ja komanda piedzīvos kādu zaudējumu, es tāpat nebūšu arī tā kā priecīgs un pārdzīvošu par to, un ja uzvarēs, tad es atkal priecāšos, bet nav tik liela nozīme šiem te priekiem vai pārdzīvojumiem, un tas varbūt rada tādu varbūt nedaudz dīvainu sajūtu, bet atkal ir, nezinu, kā lai labāk šo noraksturo, tāda kā interesanta sajūta, ka šis tāds tā kā mazais tāds ģenerāli mēģinājums pirms tādas olimpiskās kvalifikācijas, ka šitais ir tāds posms, kur atkal džeki sanāk atpakaļ. Tomēr mums te ir 7 spēlētāji no pasaules kausa.
Tas kodols ir, viņi tā kā sanāk kopā un vismaz vai atsvaidzina to, kas ir bijis. Ievada izlasē kaut kādus dažus tos jaunos džekus, kas ir tādas tā kā varbūt tuvākās rezerves vai kaut kādi potenciāli nākotnes valsts vienības papildinājumi. Un principā ar tādu domu tā kā par to olimpisko kvalifikāciju vairāk. Tā vismaz es pats raugos uz šīm te spēlēm. Kā jūs varbūt skatāties uz šīm spēlēm, saprotot to, ka principā ir vienalga, vai mēs abas spēles uzvaram graujoši, vai tur knapi, vai zaudējam pa 30 punktiem, neko tas nemaina. Nu, tas, man liekas, maina tur tomēr To noskaņo ranga komandā. punktus arī visu Nē, nu laiku. labi, Labi, jā, labi, bet ranga tā, punkti tur tie principā, neko kardināli neietekmē. Man liekas, citējot šitās spēles. vienu klasiķi pa lielo, neko nemaina. Nu, Nu, pa lielu, jā. Nu. Bet tur, es nezinu, nu, tā godīgi, es, man liekas, ka īstenībā diezgan grūti atrast varbūt motivāciju šādās. Kaut gan, no tā ir izlasīts, kā nevajadzētu būt problēmām. Dairis izteicās, ka nebūs nekāda problēma izlasē, ka tur ir pilns tribīns. Nu jā, bet Spānijā pilns, nu labi, pilns, bet pilns pret tevi. Nebūs par tevi tur neviens. Bet, nu, es nezinu, varbūt tas īstenībā patīkami, ka šoreiz varēs pārmēģināt pēc paskatīties izlases spēli bez lieka stresa. Tad Bet nu, tāpat, ja nesīstīšana būs rokā. galot, tāpatās, nu, Nē, nu, protams. Nu, šitas, es teikšu, tas spēles tiešām, kā jau teicu, vairāk, lai iespēlētu varbūt kaut kādus jaunus spēlētājus, vai arī, es nezinu, man liekas, tas vairāk tīri tā, lai noturētu kaut kādu labo sajūtu par izlasi, pārliecību, ka mēs varam spēlēt. Varbūt arī kādam vēl pierādīt to, ka tā mūsu piektā vieta pasaules kausā, ka tā nebija nekāda sakritība. Un to gan būs jāpierāda rītdien, jo pret Slovākiju tāpat tiek sagaidīta uzvara. Visu cieņu, protams, viņiem, bet nu, es uzskatu, ka Slovākija tur ir jāuzvar. Tā vienkārši tā ir realitāte. Tikai rītdien būtu jāpierāda to, ka tā nebija nejaušība, ka mēs Spāņus piemānījām un atstājām Džokartu. Man arī no mūsu tā 15. Patīk proporcija, ka ir 9, 10, nu, apmēram. Tad jau ar izlasē jau diezgan pieredzējuši spēlēt, un ar pasaules kausa pieredzi, un Lomašs, kurš nebija pasaules kausā, Jānis Tīma. Un ir arī tie jaunie. Tā kā būtībā, ka mēs vienlaicīgi gan esam nokomplektējuši to stipro labo sastāvu, gan arī būs iespēja arī kaut kādiem spēlētājiem, kas nav vēl tik daudz spēlējuši izlasē. Un tad kaut kādā ziņā mēs divus uzdevumus vienlaicīgi pildam, un man liekas, ka tas ir labi. Un arī redzot, ka Spāņiem ir labs sastāvs, tad man prieks arī, ka mēs esam būtībā visus labākos piesaistījuši. Un tas jau ir tas, ko mēs kā skatītāji gribam. Redzēt abas komandas labos sastāvos, vislabākajā formā. Un arī banki pret Spānija ir Skariolo vēl, vai ne? Jā. Tas arī ir duels. Tā kā īstenībā būs interesants mačs. Un Rikijs Rubio ir Spānijas izlases pieteikumā. Daudz ko ir ko redzēt. Bet mēs nezinām, laikam- kas spēlēs. Es neesmu drošs. Tā vismaz. es ļoti gribētu Rikiju redzēt, jo, Rikijs ir Rikijs. Es domāju, tie, kas seko, kas zina. Manuprāt, protams, ļoti subjektīvi, bet viens no tādiem acīm baudāmākajiem spēlētājiem. Tiešām, viņa atgriešanās, to būtu forši redzēt. Un kas mums arī, starp citu, Latvijas izlasēji spēlēja par labu, salīdzinot ar iepriekšējiem kvalifikācijas turnīriem. Šoreiz ierindā nav Kvīno Kolumbs. Viņš Tas ir labi. Tieši Tas ir iepriekšējās super kvalifikācijas ziņas, es spēlēs, gribētu jā, tieši iepriekšējās kvalifikācijas spēlēs viņš bija, teiksim, tas galvenais Latvijas tāds killers un galotnē paņēma uz sevi tādā savā otrajā ātrumiņā Bielics un ar tādu vēsu mieru veids tādas pārdomātas, nosvērtas darbības, kas izrādījās arī rezultatīvas, uz ko mēs nespējām atbildēt. Un šis te šķietam varbūt kaut kur man līdzīgais, varbūt ne tik ļoti pēc basketbolistam līdzīgais spāņu aizsargs. Būsim godīgi piečakarē mūsu konkrēti un nevienu reizi. Un tas varbūt ir labi. Tas varbūt ir labi, ka viņš šoreiz nav.
ja vienā kvalifikācijā 2 reizes, un ja viņš vienā no tām reizēm nebūtu mums piečakarēs, mēs būtu jau 19. gadā spēlējuši pasaules kausā. Tā kā viņš tiešām tā, ļoti lieki, es gribētu teikt, varējām iztikt bez šīm viņa Bet darbībām. nu, viņš tiešām tāds, ja nemaldos, viņš šogad ir Žirona. Man liekas, ka Un, jā. un jā, nu, tāds ļoti meistarīgs veterāns. Viņa brālis, starp Tāds, citu, Andoras Nacionāla valsts vienība pārstāv. oh. Viņš tāds ir, tā man nāk prātā vārds, es nevaru latviešu, ka tas crafty. Viņš tāds Jā, scrappy varbūt arī. Nu, tāds, principā tāds, kā jāspēlē spēlētājiem ar viņu bet, fizisku, nu, nevis fizisku mašīnu. labi, ka viņš nav. Nu, es Nē, domāju, par nē, to mēs tas varam ļoti vienoties. pozitīvs ziņas, man liekas. Es par pārējiem mazāk uztraucos no tīra tā, Jā. pieredzes. Jo, principā, kad Kvino nav bijis, mēs uzvarējām. Nu, tā, arī citādi klasiķi pa lielo. Jā. Kas vēl varbūt par labi, Beļģiju mums ir šajā logā, ar viņiem netiekamies. Nezinu, ko daudz piebilst gan par Beļģiju, gan par Slovākiju. Nu, par Slovākiju noteikti lielākā cīņa tur būs garajā galā. Es domāju, Brodziānskis varētu būt pat nu, tā nosacīt meistarīgākais garais laukumā. Tur var pastrīdēties, bet viņš tāds iespējams Eiropas basketbolā arī tāds samērā liels vārds. Jā, nu tur es domāju, būs interesanti divcīņi, jo tur pret Gražulu, pret Steinbergu, vienalga, kas tur nāks pretī. Rodions viņam atkal visus tur mazos apēdīs, un tur nebūs problēma. Un, jā, tā kā kaut kā tā, es pat nezinu, ko vēl par izlasu. Varbūt jums ir vēl kaut kas, ja nē, tad varam virzīties uz kausu pusi. Es personīgi īstenībā pret Beļģiju gaidu, ka viņam atkal būs sīvas spēles. Es tā godīgi pret tā Beļģiju vismaz cik man atmiņā stāv. Vienīgā spēle, kas atceros, kas bija viegla, bija tad, kad mēs spēlējām 17. gada Eirobasketā. Bija Porziņa putbeks, man liekas, tam mēs uzvarējām bez variantiem 30. Un tad, ja mēs atceramies, gan Beļģija, gan Slovākija bija mums pretī iepriekšējā ciklā, pirmajā grupā tieši. Un pret Slovākiju pirmajā spēlē nemaz tik viegli negāja, kā varētu gribēties. Tur Man liekas, Lomažam ap ka 30 bija jā, jāiemet, lai mēs vinnētu. Tur tur galotnē. tikai, man liekas, ka 4. principā uzvarēja spēli. Nu, Jā. ok, otrā spēle, kas bija viesos, tā bija vieglāk. Bet tā pirmā bija tāda pagrūsta. Starp citu, arī pret Beļģiju tās abas spēles tika tā, nu, var teikt, izkostas. Tā, nu, tur arī, principā, ar galotni izdevās nosvērt tos svaru kausus sev par labu. Un, jā, nu, nevar arī nenovērtēt šoreiz Beļģis, jo tomēr gan viņiem, gan Slovākiem, gan arī Spāņiem, ja tā var teikt, vairāk deg šis te viss pasākums. Viņam krietni vairāk deg. Un es īstenībā vēl tās spēles pret Beļģiju tieši bija tomēr, man liekas, tā teica, jo pirms tam bija diezgan liels pagrieziena punkts visā šajā Jā, stāstā. ļoti Vismaz, kas svarīgs. Jā. man lika vispār noticēt, ka mēs varbūt aizbrauksim uz tādu pasaules kausa tā līdz galam noticēt, jo tās bija divas ļoti smagas. Status, man liekas, tās abās spēlēs, katrā no viņām, man liekas, kopā komandas samet kaut kāds 130 punktus varbūt. Bija tāds ļoti, jā, ļoti smagas abas divas. Man pat Pirmā šķiet, vispār ka beidzās pēdējā aizsardzībā tikai, ja es tagad nejaucu. Beļģijā Strautiņš, man liekas, pret Obas Openu Pēdējā nostrādāja izolāciju. Jā, jā. Beidzam. Man liekas, ka Beļģijā mēs vinnējām 66, 65 un mājās 70, 66. Tā man pēc atmiņas apsolu, kas Nu, neesmu davai, es gadu vai divus pārbaudīsim. skatījies, neko, bet man Tūlīt pārbaudīsim, vēlreiz var atkārtot, kāda bija rezultāti. Es domāju, ka Beļģijā mēs vinnējām 66, 65 un mājās 70, 66, es tā domāju. Tā. Es atceros, mājās Lomiks iemet gan sodiņus, gan pick and roll, labi nospēlē Čavaram nomet, mēs dabējām +4. Izbraukumā tev ir taisnība, mēs uzvarējām 66, 65. Un Leimans arī bija svarīgs izšķirošies Es kaut brīdis. kādā N1 iemet, man liekas, mājās tieši tajā otrā spēlē. Un mājās mēs tur gan tev nav taisnība, mēs uzvarējām 68, 63. Labi, 1 no 2. Jā. Lomažam Topās ir. 16 punkti, Dairim 15, Meijerim 9, Gražulim 8, Čavaram 6. Kaspars Bērziņš ar citu reizi spēlēja un arī Ārtisāti. Tā kā. Mārcis Vītols, man liekas, bija arī uz pirmo spēli, ja es tagad nejaucu. Jā, bija. Tu pārbaudīšu. Bija. Jā, bija pieteikumā, bet statistikā Man liekas, viņš bija laukumā, bet nu neielika. Nē, Bet ir vienkārši- 3-3, arī nepamanīju viņu, jo skatījos vienkārši, jo
kā apakšā. 3 punkti, 2 bumbas un 1 piespēle. Tur Lomikam tāds daudzpusīgs sniegums 12 plus 5 plus 5. Un Dairis arī bija gan labs tajās spēlēs 13 plus 6. Starp citu, ūdenceļos Gunters Jonāns izteicās, ka Dairim Bērtānam vieta izlasē nav līdz galam iecementēta pēc šīs sezonas. Kā jūs varbūt uz to raugāties? Viņš tomēr ir kapteinis, viens no pieredzējušākajiem džekiem. Principā arī es gribētu teikt, ka tā kā viena no šīs paaudzes sejām, kas pēc tās piespiedu paudžu maiņas 2010. Gada vasarā, kad sāka, principā, liela daļa no šiem, nu, ne varbūt liela daļa, bet daļa no šiem te spēlētājiem tā kā piedalīties izlases procesos ar kvalifikācijas spēlēm treneru Bagātska vadībā. Nu, viņš tā kā uzreiz bija klāt no pirmās dienas, un viņš īsti nekad nav izlasē atteicis. Un vēl, protams, tas, ka viņš ir kapteinis. Un, nu jā, kā jūs varbūt raugāties uz to viņa drošo vai nedrošo vietu pašreizējā modelī? Es teiktu, tā vieta man liekas, ir uz šītām spēlēm diezgan droši iecementēta. Vasarā varbūt būs lielāki jautājumi, jo vasarā būs tieši, man liekas, aizsargu pozīcijas bijis diezgan spēcīga konkurence uz tām vietām. Ja visi noturēs veselību, cerams, tad tur būs gan visi tie, kas bija pasaules kausā, plus vēl Lomešs un Strēlnieks. Man liekas, ka būs diezgan praigašu Porziņš ķēli, arī. īsti nezinu. Jā, Bet- porziņš pa divu Nav lai. pozīcija, bet nav Nu, jā. pozīcija, bet Nē, nu es varu saspēlēt arī vietu vadīt skaits kaut ko samazinās. tur, jo var Jā. uzdriblēt. Bet, man liekas, tieši tur vasarā būs ļoti smaga konkurence uz tām vietām. Nu, jācer, ka viss būs veseli. Tas arī svarīgi. Bet man liekas, arī tā, jā, tas būtu ļoti labi. Bet tā kapteiņa vieta tomēr, man liekas, arī kaut ko spēlē. Jo es šobrīd izlasē, ja tev nav Dairis, man pat es īsti nezinu, kas būtu kapteinis. Man vismaz Gražulis. nav. Gražulis. Ja jums būtu jāiet, varu. kā Nu, Gražulis cik to- dzirdēts, Gražulis ir skaļš ģērbts. Es domāju, tas palīdz. Tikai cik dzirdēts arī, tad viņš varbūt ir nenopietni skaļš. Ja tā var teikt. Nu jā, tas varbūt nav tik labi. Nē, nu tas ir labi. Vienkārši kā kapteinim, tev Es nezinu, varbūt tam pašam Lāmis. Lomikam. Varbūt Lomiks, jā. Nu, es vienkārši to, ka man vismaz liekas, ja nav vērtām, tad nav, man liekas. Nu, ok, tad tev vēl tāpat ir strēlnieks, bet man liekas, ka bez šiem diviem to nav, vismaz manuprāt, nekas tāds, kas īpaši izceļas. Jo tagad, piemēram, kad Jānis Blums beidz karjeru, tad man liekas, ka Dairis bija tāds tā kā relatīvi stabili izvēle. Tas tev uzreiz liekas, ka loģiski. Tā vismaz man pēc sajūtām bija. Un tagad es piekrītu, ka nav varbūt tādas ļoti stabilas izvēles, kas liekas. Es nezinu, man kaut kā nāk prātā tas Lomiks, jā, vai arī varbūt Gražulis. Bet es nezinu, vai Gražulis ir tā kā tas nu, kaut kā es šaubos par to viņa to personības profilu šajā te visā. Es nezinu, varbūt es kļūdos un man nav pārāk daudz informācijas, bet kaut kā Lomiku redzu kā tādu drošāku opciju. Jā, Bet tas man ir, līdzīgi viņi. Bet es domāju, ka Dairis būs jebkurā gadījumā. Nu, es piekrītu, ka nav iecementēta, bet tur 95% es domāju, ka viņš tik un tā būs iekšā. Bet katrā ziņā, jā, tā konkurence ir liela, tā kā būs interesanti arī pastīties. Es arī gribu uzstāties trenerim. Man liekas, šis treneris ir nopelnījis uzticību, un man ir Jā. pamatots cerības, ka viņš pieņems pareizo lēmumu. Un, Kas es jūs? es esmu apšaubījis sākumā viņa lēmumus, un tad vienā brīdī es beidzu to darīt. Un es neesmu nožēlojis, tā kā es viņam uzticēšos līdz galam. Bija laikam kaut kur bilde, kur Virtus jāciņā, kur viņš ar kaut kādu suni bija nofotografēts, un tad fans rakstīja, ka ķip, es nezinu, vai mums Virtusā to suni vajag, bet, ja treneris domā, es viņam pilnībā uzticos un ņemam. Šis pats, man liekas, par Lomažu arī bija, kad viņi parakstīja, tad Virtus fani Instagramā rakstīja to, ka mēs nezinām šito, bet ja treneris saka, vajag, tad vajag. Jā, Bet man tā- liekas līdzīgs sajūtas. Jā. Nu, es nezinu, viņš tiks galā, jau tiks galā, un es uzticēšos, lai ko viņš var izdomāt. Vēl kaut kas, vai mēs pie kausiem pārējiem? Nu, es laikam tā visu plus mīnus no savas puses pateicu. Jums varbūt kaut kādas idejas vēl. Man es īstenībā gribētu, varbūt par citām grupām pateikt, manuprāt, varētu būt interesanti. Man tā kā divas likās interesantas.
tā skatoties. Skaties flash korējot cauri. Pirmā ir B grupa, kur mums ir Turcija, Itālija, Ungārija un Islanda. Tur es domāju, ka Turcija ar Itāliju viņam vajadzētu uzvarēt. Man liekas, ka Ungārija un Islanda būs diezgan interesants duels par tikšanu. Īslandes es godīgi neatceros, vai viņi ir. Ne, viņi ir bijuši. Bija Ir 17. Islanda, gadā, man Islanda ir liekas. bijusi, jā, jā, jā. Jā, un tas, man liekas, tas būs diezgan interesants. Tad divas līdzvērtīgas komandas, un viņas tiekas, ja es nemaldos, jau pirmajā spēļu kārtā. Tā būs interesanti. Bet, Hanga ir ierindā. nu, viņš Zvezdā spēlē. Es domāju, ka jā. Jo viņam šis ir svarīgs. Tad, Nu jā, nu, ja tāpēc viņi, es prasu, jā. ja viņi grib tikt, viņam tad Īslanda ir jāuzvar. Bet pati galvenā grupa, visinteresantākā ir E grupa, kurā mums ir Francija, Bosnija, Horvātija un Kipra, kur varētu likties, ka nu, Kipra te būs ceturtā, tad nav variantu, draugi. Tā Bet arī visticamāk būs. jā, bet ir sliktas ziņas, ka Kipra ir, diemžēl vai par laimi, ir rīkotāja valsts, kas nozīmē, ka no Francijas, Bosnijas un Horvātijas trijo viena paliks ārā. Un tur, man liekas, būs ļoti interesanti. Tieši, es pat domāju, tieši Bosnija, Horvātija, kurā man liekas, ka, Hezoņa ar nu, mūsu ir sastāvos. jā, Hezoņa arī ir kapteinis tagad. Mūsu, es nezinu, bet Hezoņa iecēla par kapteini. Vai viņam gan jāatzīmē, ka viņiem būs tieši otrajā logā, kas ir nākamā gada novembrī, viņiem būs divas savstarpējās spēles. Un tad tas būs ļoti interesants, man liekas. Bet Francijā, es domāju, arī nebūs gluži pasteigti par šīm abām izlasēm. Jo gan minētie mūsu un Hezoņi diezgan, ja viņiem aiziet metens, tad viņi grūti apturēt viņus ir. Pat ja Francija ir, būsim godīgi, daudz vairāk kvalitātes kopā vidē sastāvā. Bet nu, Francija pierādīs, varbūt, ka viņi varbūt nevar uzvarēt, kad vajag uzvarēt. Tā būs ļoti interesanta grupa, kurai pasakot līdzi. Šis arī ir pirmais gads, kad tieši Eirolandes pārtraukuma laikā ir ielikts FIBA lokus. Tā ir Citos gados, vienošanās panākt par to, ka var šeit spēlētāji piedalīties. jā, Tāpēc arī ir Eirolīgā pārtraukums. Iepriekš arī nebija tāds pārtraukums īsti. Paralēli notika izlases spēles kopā ar Eirolīgas spēlēm. jā, Tā jo man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka visas izlases, tad nu, lielāko daļu to Eirolandes spēlētāju, ka viņas tiešām var piesaistīt, un mēs kā skatītāji varam redzēt vairāk labu spēlētāju. Un kopumā tas, man liekas, arī daudz godīgāk, ka tu reāli vari izmantot lielu daļu no saviem labajiem spēlētājiem kvalifikācijā. Nevis tā kā kādreiz mums bija daudz Eirolandes spēlētāju, bet uz pasaules kausu mēs nebraucam, jo ar citu sastāvu nespējām uzvarēt. Labi, Nu, mums tur man, nāca palīgā, bet nu, tik un tā bija problēma, un man prieks, ka kaut kā tā tiek risināta. Nu, teiktu, diezgan labi atrisināt. Nu, tā kā vismaz, nu, vienīgais tas grafiks bija Eirolīgā nedaudz saspiestāks varbūt, bet tā kā izlašu kontekstā, kā jau Kristians teica pašā sākumā, ievadvārds principā, ka izlašu basketbols kaut kas cits. Man liekas, ka tur visi grib spēlēt, un tas, man liekas, to visu padara daudz skaistāk. Bet īstenībā runājot par Eirolandes aspektu grafiku, ja jūs atceraties, tad mēs šo gadu Eirolandu iesākām ļoti smagi ar diviem double game weekiem pēc kārtas. Man liekas, bija vēl viens vai divi jau bijuši šogad. vēl viens ir bijis, jā. Jā, un es skatījos kalendārus, tad citu mums ir palikuši Eirolandā 8 spēles līdz beigām, un bija tikai viens double game weeks šīm Jā, 8. Tas Mārta man liekas beigās. diezgan neloģiski, ja godīgi. Tāpēc viņi salika visas reizē, un tad tā kā pavasarī mums ir tikai viens. To es īsti nesaprotu plānu šajā. Man Nu, personīgi nav varbūt, skaidrs. varbūt te gan viņi jādomā, ka viņi to ņēma vērā, ka to futbola kalendāru, jo tomēr futbola Eirokausī tagad atsākās tikai pagājušajā nedēļā. Tā ir taisnība. Un es gan jau, ka tajos datumos arī tur, kad varētu ielikt teorētiski vēl vienu double game, kur būtu ir kaut kāda futbola Eirokaus. Nu, tas ir mans pieņēmums, ka viņi šo te ir ņēmuši vērā. Principā cerot, ka viņi šo te ir ņēmuši vērā, bet tā reāli es domāju, ka tas nav ņemts vērā. Man liekas, ka viņi tā vēsturiski nav īsti Nu, pieredzējuši, jā, ka viņi jā, jā, ņemtu kaut ko vispār vērā.
veidojot tos grafiku vai spēļu laikus, vai es nezinu, ko. Tā, man liekas, viņi sev pierādījuši tā, ka viņi vairāk tā savā pasaulē dzīvo, man liekas, nedaudz. Bet, nu, varbūt tas ir vienīgais, ko es varu iedomāties. Ja tā tiešām būs, tad tas ok, tas ir loģiski. Bet, ja nē, tad es godīgi nebūšu īpaši izbrīnīts. Jo man liekas, īstenībā futbolā jau arī būs, tagad jau būs nākamās 2 nedēļas, būs astotdaļfināli, ja es nemaldos, jā. Nē, tagad šovakar ir, man liekas, pirmā Nē, nu astotdaļfināla. beidzās Nu jā, bet pirmais viņi, man aplis. liekas, ir atkal pēc kaut kāda vai tik ne mēneša vai kad. Nu jā, tāpēc es domāju, tur jau Tur parasti nav tā, ka, man liekas, nākamnedēļ ir spēles. Es varbūt kļūdos, man liekas, ka nav nākamnedēļ spēles. Nē, tur vienkārši es neesmu arī skaidrs. Man liekas, tas var būt tāpēc, ka viņi tik spēlē jau 2 nedēļas pirmās spēles Jā. astotdaļfinālus. Tāpēc varbūt, bet no labi, tas nav tik svarīgi. Es to grafiku nesaprotu. Nekad neesmu sapratis. Tīpaši plēfos. Bet no, tā varbūt mana problēma vairāk. Jo viņi īpaši Labi, par to neuztraucas. es piedāvāju ķerties klāt kausa izcīņām. Varbūt pašā sākumā par Latvijas kausa fināla spēli. Pirmkārt, skatījāties, kas patika, kas nepatika. Atmosfēra vispārējais. No manas puses divas lietas varbūt uzreiz. Es uzskatu, ka Vēfs ir ļoti labi trāpījis gan ar PJ Pipes, gan ar Gregu Whittingtonu. Tas ir viņiem sezonas noslēdzošie posmi, manuprāt, ļoti palīdzēs arī Latvijas-Igaunijas līgas svarīgākajās spēlēs. Nebija gan klātienē, bet bija patīkami redzēt ļoti labu atmosfēru tribīnēs, pilnas tribīnes. Un kopumā to, ka tas vismaz man TV ekrānu šī spēle izskatījās pēc tāda diezgan laba produkta. Tā kā tas varbūt mans tāds pirmās pārdomas, varbūt ne tik ļoti par spēli iedziļinoties. Man tad nepar spēles, man arī es personīgi īsti, jā. Es godīgi nezinu, kāpēc vajadzēja spēlēt tā Jelgavā spēli. Es to varbūt, es nezinu. Man liekas, labi, Rīgā var būt problēma, ka Lūžaus kausa varbūt nepiepildīt arēnu, bet man liekas, ka tu vari spēlēt DSN, kuras šīs divas komandas tieši spēlēja. Bet DSN ir Daudz vispār kaut kāds mazāk. 500 vietas, tikai te bija Tik maz, 2000 tik maz, jā. Jā, DSN ir ļoti maz Varbūt vietas. man pēc sajūtām likās, vai. Nu, labi, tad varbūt es varu saprast, ok. Man vienkārši man tā zāle, es nezinu, man viņa pats par sevi kaut kā nepatīk līdz galam. Jaunatnes līga Nē, asociēts. nu, Nē, es jaunas vispār, līgas tur nav. Jaunas līga bija tajā sports nē, skolā, man arī liekas. šeit bija, man liekas, jaunas līgā kaut kādas spēles. Viņiem tur bija vairākas Es man liekas, zāles. es tikai tajā otrā bijis. Tajā Bet sports skolā. man vispār sākotnējā doma bija tāda, ka viņi iespējams spēlēs Ogrē, kur tomēr ir pavisam jauna arēna. Un tur būtu iespējams piepildīt visas tās tribīnes. Vienīgais, nu, tur stulbi varbūt, ka viņas tikai no vienas puses, bet nu, vismaz televīzijā gan jau arī labi izskatītos tas viss. Jā, es Gan jau. piekrītu. Bet, nu, es nezinu, man tā zāle. Es pat nevaru pateikt, kāpēc man vienkārši varbūt līdz galam neuzrunā. Arī par stīpām sūdzējās. Nu, Nu, tur nesūdzējās. galīgi Teica, ka negāja nav labi. metieni, tur sāka Nu, tas to varēja, jā, to, cigaretes tas tīps. jā, to arī, man liekas, Lomašs teica, ka, kad viņš spēlēja Jelgavā, viņam ar salvi mātri kaut kā viņu sauc, es neatceros to Par konkrēto vārdu. lamatu stīpām. Jā, kaut kas tāds, jā. Nu, tas man liekas kaut kā. Jo pirmā, es neatceros, cik viņi. Man liekas, pirmo tālu te neiemet, ja es nemaldos kaut kad otrā ceturtdaļas vidū bez mazliet. Man liekas, daudz vīksni pirmo iemet. Es tagad nejaucu. Varbūt VFS ātrāk kaut ko iemet. Bet tur vajadzēja krietni laika, lai kāds iemestu no tālens. Jā. Tev Norčs kaut kas. Nu, man nav problēmas to, ka bija Jelgavā. Vienkārši interesanti, ka ir citā vietā un zāle bija pilna, atmosfēra bija, pa televizoru skatījos, izskatījās ok. Noteikti gribu tev piekrist par Pipes un Wikingtonu. Arī šajā spēlē viņi ļoti labi nospēlēja un būtībā parādīja, kāds ir tas viņu meistarības līmenis un ļoti palīdzēja VFM uzvarēt. Man vēl personīgi, varbūt šajā spēlē viņš tur nebija tik uzkrītošs, bet man vienkārši ļoti patīk, kā Lotīs spēlē. Jā, viņš tieši tā kā- nedēļas ievadā bija ceļiem arī MVP principā. Jā, nu, man liekas, ka tā kā arī ar viņu ar visiem šiem 3 spēlētājiem ir trāpīts, un tas tiešām var labi palīdzēt sezonas izskaņā. Un
Nu jā, kopumā bija interesanti, bija prieks jā, par to atmosfēru. Gribētos tikai, lai tāda atmosfēra ir tikai nevis vienreiz gadā Užavas kausa finālā, bet nu, kaut kad biežāk un arī varbūt kaut kādās ceturdaļfināla, pusfināla sērijās tam līdzīgi. Bet nu, redzēsim, varbūt arī mums visiem spēlētājiem Latvijā ir jāmēģina pēc iespējas labāk spēlēt, pēc iespējas interesantāk to produktu radīt. Un, varbūt tā arī būs. Jo īstenībā jau es tagad padomāju, pusfinālā jau, kad bija Vēfs Ventspils, tur jau arī bija gan atmosfēra, gan cilvēki, gan intriga. Tā kā tad, kad rodas intriga, tad arī cilvēki parādās. Un cerams, ka tā pēc iespējas biežāk būs. Tas bija gan tajā spēlē, gan arī tāpat LBL finālos parasti jau sanāk cilvēki. Un kaut kā uz beigām parasti cilvēki sanāk uz Latvijas klubu spēlēm. Bet man šajā spēlē kopumā liekas, ka Vēfs ir vienkārši, man liekas, īsti godīgi abas komandas nespēlē gluži vienā svaru kategorijā. Man tā personīgi liekas, jo Vēfam ir gan mazie spēlētāji meistarīgāki, plus vēl viņi, man liekas, spēles sākumā pat vairāk tādā metienu negāja. Viņiem ir vienkārši lielāki ķermeņi, gan Toro, gan Gulbis, gan Vītingtons. Varbūt viņi vēl kaut ko izmanto, bet tie trīs man nāk prātā. Un Pēters viņi ir Pīns. Pēters Pīns, jā. Nu, viņi ir vienkārši kopumā labāka komanda. Vienkārši, es nezinu, kā lai pasaka. Vienkārši zēļiem vēl nedaudz jāaug, lai tiktu līdz VFam, jo VFs ir kopumā grūti viņam kaut ko darīt, jo man liekas, ka vienīgais principā moments, ka kaut kas bija. Tā bija trešā ceturta laikam, ka zēļi nedaudz atnāca atpakaļ. Kaut kāds mētens iemet ātrijos. Tā kopumā man īsti neradās šaubas nevienā momentā, ka VFs uzvarēs. Tāpēc, jā. Tā labi, vēl kādi kausi, par ko gribam parunāt. Noteikti Spānijas kausa, Lietuvas karaļa Mindauga kausa, kur apmeklē klātienē. Nu, varbūt tev jāpastāst, jā, pa Lietuvu klātienē. Man jau arī Uh, interesē, kā tev tur gāja, ko redzēji, kas interesants. Redzēju bildi jāsaka, Šmita. jāsaka tā, ka ar tādu baltu skaldību nedaudz skatījos to visu, ka mūsu kaimiņiem ir tik labi un forši organizēts kauss ar. Es nesaku, ka mums bija tur slikti organizēts, vai kā es nebiju klāt, es nevaru spriest, un TV tas izskatījās pēc tiešām laba produkta, bet drusku tā baltā skaldība par to, cik liels pasākums viņiem tas ir, cik pilnas tribīnes bija. Nu, pirmajā dienā es nezinu, grūti man pateikt tādu precīzu skaitli, bet es domāju, virs 10,000 bija. Izskatījās tiešām ļoti pilns, un otrajā dienā uz fināliem bija vēl pilnāks. Un es teiktu, gandrīz pilns tribīns. Nebija tur, varbūt, cik es redzēju, sanāk, aiz gala groza trešajā stāvā. Varbūt nebija tur viss iztikos, bet tā lielākoties viss bija pilns. Un tiešām un arī tā arēna noformēta ar tādā karaļa Mindauga kausa tematikā. Tur ir gaismām ar visu pārējo. Visu laiku iet televīzijas studija, kas paralēli vēl pieslēdzās arēnai. Kaut kādi skatītāji, konkursu atbalstītāji. Skatītāji ļoti laicīgi ieradās arī uz spēlēm, jau stundu pirms tur gaiteņi bija pilni, kur viņi piedalījās kaut kādās akcijās, loterijās, sēdēja iekšā tribīnēs, alu dzēra, vēl kaut ko. Tur tiešām bija tāda, varēja just tādu svētku atmosfēru, Kaunas ielās, varbūt ne gluži kā uz Final Four, jo tur tomēr tie grieķi bija uz ielas pamanāmāki, bet te, piemēram, arī, teiksim, gāja pa to laisu salē, un pretī nāk vienkārši džeks ar Jonavas džersiju. Nu tā, jā, tas bija piemēram. Jā, viņi vēl nebija ieradušies. Un visām komandām līdz vēl savi fani atbraukuši, kas tur visur pa diagonālēm salikt arēnā. Kopumā tiešām ļoti, ļoti labs pasākums, ļoti forša pieredze. Izdevās vēl ar Rolandu Šmitu aprunāties, ar Ārti aprunāties, vēl Žalgiris organizāciju redzēt drusku no iekšienes, visu to arēnu izsteigāt, apskatīties, kā tā organizācija strādā, kā trenējās. Tiešām ļoti, ļoti forši brauciens, tāds ļoti daudz pozitīvu emociju un tāda ļoti laba pieredze. Par pašu basketbolu runājot, arī ļoti augsts kvalitātes basketbols pirmajā pusfināla spēlē.
Lietkabels atnāca atpakaļ no kaut kāda -10, -11 otrajā puslaikā pret Rītas atpakaļ un beigās uzvarēja. Tur Džordži Gagičs izcili spēle aizvadīja. Viņš savukārt, teiksim, bija viens no tādiem galvenajiem varoņiem pusfinālā, bet finālā, piemēram, nu, viņš tāds, es gribētu teikt, tāds liels, tāds drusku tā kā klamzī centrs, piemēram, un tur Žalgiris ar Biruti to uzreiz izmantoja. Viņi tur ļoti daudz rāva nost, jo viņš tur pikenrolos krīt iekšā un neko vispār ar viņu nevarēja nosekt. Un tad pēc būtības viņš spēlēja kā tāds Lietkabels līderis, spēlēja tikai tad, kad laukumā bija Kavārijus Heis, un arī Heis viņu tur skoloja. Un tur redz, pirms kā viņš Eirokosā tur gan labi spēlē, bet te Trinkjērī kā savu bijušo, viņš ir viņa bijušais spēlētājs, un viņš tur zina visas tās viņa vājās puses un to pilnībā izmanto, ka tur ir jālaiž, teiksim, švakāk, kas varbūt ir Lietkabelam jālaiž švakāk centra laukumā, kas varbūt tur ir kustīgāk un labāk aizsardzībā, bet kas uzbrukumā tur nespēja nekādu pienesumu iedot. Un tas bija ļoti interesanti. Tur arī šauļi bija interesanti, kas bija kā tāds pārsteigums tajā Final Four. Un pirmajā pusfinālā tur, teikt, pirmo puslaiku gan labi cīnījās pret Žalgiru, bet, nu, beigās tomēr, nu, Eirolīgas klubam ir tomēr milzīgs pārspēks pret vienu no vājākajām čempionāta komandām. Un arī beigās viņi vēl cīnījās par to bronzu diezgan labi. Tur arī pāris spēlētāji iekrita acīs, piemēram, LJ Storps. Es domāju, viņam var gaidīt kaut kādu pārēju, kaut kādu lielāku klubu tādā nākamajā līmenī, nākamajā sezonā. Arī tas pats Deivids ir vidus Lietkabels rindās, bija ļoti interesants. Un esmu diezgan droši, ka mēs viņu nākamā sezonā redzēsim Eirolīgā. Tāds, principā, otrais numurs vairāk, kurš var nospēlēt arī pa viens ļoti garš, liela izmēra. Var arī tiešām nospēlēt kaut kādu pick and roll. Varbūt nav tas labākais aizsargs, bet arī tāds gana fizisks un interesanti, ka principā viņam šī tāda pirmā profesionālā pieredze pēc tam, ka viņš ir 23, 24 gadu vecumā izdomājis beigt muļķoties ar NBA līgām un sācis spēlēt normālu basketbolu. Domāju, ka jums arī gana labi zināms, jo tomēr no mūsu gadagājuma tās Lietuvas izlases un tiešām, jā, ļoti, nezinu, ko vēl piebilst, bet tiešām fantastisks 2,5, 3 dienas Kaunijā un lielisks basketbols. Un tiešām bija ļoti, ļoti priecīgs par šo te pasākumu. Bija kaut kāds, es gribēju, bija kaut kāds līdzības ar Eirolīgas Final Four, ka tā kā visas pusfināla spēles, visas notika Kaunijā, ja? Jā, nu viss tā kā Final Four reāli arī tur uz vietas. Līdzības es pat teiktu, ka viss tā kā tas, kas notika ārpus spēles, šeit pat bija labāks un pārdomātāks, jo bija, nu, teiksim, nebija tas Eirolīgas Final Four, bija tas mākslīgi uzspiestais, tie amerikāņi, tie vadītāji, kas, nu, Eiropas tirgu viņi galīgi nedara, un viņi tur, nu, kaut kāds tur, nu, es nemāku pat īsti tā paskaidrot, tur kaut kas galīgi nebija tā, kā vajadzēja būt. Tīri ar to amerikānisko piesitienu, kas, manuprāt, vispār tam nedarīja. Tur šeit bija pavisam citādi. Skanēja visādi lietuviešu hīti, arī tās vispār zināmās tās sporta arēnas dziesmas, tur skatītāji dziedāja līdzi, tas arēnas informators kurināja viņus, un DJs labi strādāja. Bija tiešām tāda ballītas atmosfēra, un, protams, arī vienmēr arēna izsver Rītas komandu, jo, nu, Kaunijā viņi ir nīstākie, un Lietkabelam bija labs atbalsts pirmajā pusfināla spēlē, un pēc tam arī šauļiem mačā pa bronzu, tā kā bija laba atmosfēra, viss bija super, un tiešām ļoti kvalitīvs basketbols, un, jā, nu, kā jau teicu, drusku ar tādu baltu skaudību skatos uz to visu. Tur īstenībā par tā kādā šovu ziņā, man liekas, ka tur varbūt ir bonus tieši šiem nacionālajiem kausiem, ka es nezinu, lietuvieši vienkārši lietuvieši ātrāk saprot, kas strādā priekš lietuviešiem. Final Four vienkārši tas, ka tev ir bijis grūtāk, jo tu nezini, kuras valstis tev būs, tur cilvēki tomēr atšķirās. Bet tur īstajās, vismaz tik, cik es pasties, nedaudz bija ļoti labi. Arī man patika, ka bija finālspēlē, bija puslaika šovs, kur gan lietuviešu dziesmas nebija, bet ACDC normāli. Tas bija, jā, varbūt tas tāds drusku dīvaināks. Bet no ACDC, man liekas, šī tāda, tā kā halftime šovā tieši šī tāda, viņš kaut kā aiziet, bet tās dziesmas tādas ir, nezinu, kā lai pasaka, tādas uzkurinošas. Uzkurinošas, jā, ļoti precīzs vārds, lai apzīmētu. Ka viss tiešām forši. Nē, tiešām saku, ļoti, ļoti labs pasākums. Un
tiešām varēja just, ka Kaunijā tie bija milzīgi svētki, un es pat uzreiz sāku domāt, ka iespējams šim jākļūst par tādu regulāru braucienu. Nu, protams, atkarīgs arī no vietas, kur tas notiek. Pagājušajā gadā, laikam, bija Viļņā, pirms 2 gadiem Šauļos, bet principā viņš, teiksim tā, šis te karaļa Mindauga kausa Final Four no 16. gada, kad viņš tika izveidots, staigā pa tādām lielākajām Lietuvas pilsētām. Nav tā, ka tur pēkšņi Pasvalē būs Final Four. Tā kā, nu, teiksim, nu, nekas pret Pasvali, ja, bet tomēr, No, par lielākās Pasvalu ir pilsētās, dzirdēts. teiksim tā. Nu, es nemaldos, Edgars Lasenbergs, es domāju, ka pasaule varbūt nebija tā foršākā vieta, kur atrasties. Tā kā varbūt pasaulē tiešām nevajag. Jā. Bet starp citu, es gribēju tev vēl kaut ko paprasīt. To, cik es sapratu par šito arī nedaudz pārnēju apkārt Lietuvu, ja es nemaldos, vienīgā valsts vismaz, ko es redzēju visā Eiropā, vienīgā, kas kausā spēlē par bronzu. Man liekas, ka neviens cits Jā, to nedara. jā. Tu, cik es sapratu, ir pārnējis apkārt ar pārējiem, ko tu ziņoji par šo lietu. Nu, neviens par to nebija sajūsmā. Laikam, es gan neaprunājos ar konkrētiem šauļu vai lietkabels, ne šauļu vai rītas faniem, bet vismaz tādu mēdīju vidū, cik mēs tur parunājām, cik es arī parunāju ar Žalgiris cilvēkiem. Nu, neviens, teiksim, nav sajūsmā par šo te bronzas maču, bet atkal no otras puses arī uz to bronzas maču bija gan pilns tribīns. Un man arī varbūt tā spēle bija varbūt vienaldzīgāk. Bija, nu, teiksim, man tā intriga, ko es pats saskatīju tajā spēlē, bija vairāk pavērot tos spēlētājus, kas man iekrita acīs iepriekšējā dienā, un tad, apmēram, būt kaut kāda apstiprinājuma, ka viņi ir tādi, kādi viņi ir, vai viņi ir labāki vai sliktāki. Kā, teiksim, tās iepriekšējās spēles nav tā, ka tur man bija ļoti daudz ko redzēt tādā ziņā, ka nav tā, ka tas apstiprinājums, ko es gūstu par konkrētiem kadriem, ir, teiksim, 100%, bet, tomēr divas spēles ir vairāk nekā viena, un tas varbūt vienīgais man tāds pluss, ko es pats sev varu tā kā atzīmēt, ka es pasakoju līdz kaut kādiem spēlētājiem, bet tā kopumā tur viss bija neizpratnē un nevienam neinteresē, teiksim, kas baigi tur notiek. Lielākā intriga bija vairāk tas, ka tie, kas bija sanākuši uz spēli, vienkārši ļoti cerēja, ka Rītas zaudēs. Un tad izsvilpa viņus visu laiku. Tā, kā, tā bija laikam tā lielākā intriga par to bronzu, bet tā kopumā tur jā, neviens nebija super lielā sajūsmā par to bronzu. Es gan arī domāju, ka tas ir, no tāda kausa organizēšanas perspektīvas viņiem izdevīgāk, lai, teiksim, noturētu tos līdzjutējus atgriezties vēl uz otro dienu un kaut kā tā var. Man liekas, ka fināls jau vairāk. Es nezinu, ja tas aizbrauc uz pusfināliem, tad jau finālu arī gribos redzēt. Es domāju, ja tu esi Rītas fans, tev baigi neinteresē redzēt, kā Žalgiris pacēla titulu. Nē, tā ir taisnība, bet es tev vismaz gribētu vēl pajautāt, tu pats tu nezini, Lietuvā viņi tirgoja biļetes uz Final Four, tā kā uz visām spēlēm vai atsevišķi? Uz dienām. Okay. Un bija pat salīdzinoši padārgi. Fināla dienā lētākās bija laikam 25 vai cik. Ja tad, kad es vēl nebiju ticis pie akreditācijas, es zināju vienkārši, ka es braukšu. Es apsvēru domu, ka būs jāpērk. Laikam. Tad es tur skatījos kaut cik ok vietas es gribēju dabūt, bet nenopirku vēl tad, un tad pēc tam dabūju akreditāciju un jāsanāca pa brīvu tas viss pasākums. Plus vēl arī dabūju karaļa Mindauga kausa zeķītes, ko visiem dāvināja. Tas ir vispār ideāli. Jā. Viņš pat uzvarēja to visu pasākumu. Vairāk kā Žalgiris. Plus vēl, visur tirgojās dažāds. Labi, nebija tur tikai mainieku mērķis, bija tāds, no komandas mērķis, bet bija tur turnīram sagatavot speciāli krēkli, tur visādi atribūtika. Un tiešām varēja just, ka Lietuvā šis te ir liels produkts, un tas tomēr gāja arī Nacionālajā televīzijā 2 dienas pēc kārtas, principā 6 stundas no vietas. Un es domāju, tas diezgan daudz ko pasaka par to. Kā jau mums visiem zināms, ka tur tomēr, lai arī vairs netika izteikti, bet basketbols tāpat saglabā reliģijas statusu. Jā, bet tā par to komandu mērķi, tu vari iztēloties. Žalgiris arēnā Rītas krēkls tirgot, tas nav nopietni. Tā vienkārši nedrīkst, man liekas. Tur tie krēkli tika nosvilnāti, es domāju. Tur būtu bīstami vienkārši to strādāt par pārdevēju, tev vajag vēl likt 20 apsargus, un ar 20 pat būtu bijis, man liekas, nedaudz. Un tā ir tā viena lieta, kas man liekas, ko es gribētu drusku arī Latvijas sportā, ka mums ir kaut kāds drusku lielāks tas naids. Es domāju, ka tas pat nav tāds slikts un ļauns naids.
tieši Rītas un Žalgiris sakarā, gan jau ir kaut kāda radikāla gadījuma, kas tur Tas kas jau ir. visur ir tomēr. Jā, bet man gribētos, lai drusku tā sāncensība ir tāda lielāka. Ja tā, principā, teiksim, VF un Zēļi, laikam, īsti nekas vēl nav tāds bijis. Cik Nu, tur nevar arī būt vienkārši. Roberts Blūms varbūt pašaudījās, bet tas nepiešķir tādu uguni līdzjutējiem. Un, otrs tāds varbūt lielāks derbijs ir Ventspils ar VF, bet tur arī vienkārši, principā, pāris līdzjutēji Twitterī varbūt apmainās kaut kādām replikām, bet nekas lielāks par to nenotiek. Tu man liekas, ka VF pa Ventspilu viens tā kā moments, kad varbūt bija nedaudz karstāk, ko es atceros, bija, kad bija tas Zorika Aita komentārs. Tas bija laikam tajā gadā, es kaut ko nedaudz atceros. Bet tas arī Jo bija, tur vēl ķilps bija manuprāt, pirms tam nedaudz, bet tur pat tas arī, es man to liekas, ka pozitīvi vairāk uztveru visu, bet tur baigi nekas vienkārši arī nebija. daži cilvēki izteica viedokli, man liekas, sociālajos tīklos, un principā ar to arī tas viss beidzās. Tā daudz maz pa lielu. Nu jā, tur. Tur. Nu, šito tā grūti. Šis tomēr jau gadu gaitā veidojas arī Rītas Žalgiris arī no Jā, pirmā vai protams, otro gadu tomēr. Tāpat kā jebkurš lielais Eiropas derbijs. Tā vienkārši nenotiek kādu. Kaut ko iesaka teikt, Norčs. Jā, nē, VFam ar Ventspilu jau ir kaut kāda vēsture. Viņi jau arī tā kā ilgāku laiku jau abas komandas ir bijušas Latvijas topā. Es atceros kaut kāds tas laiks, kad abas komandas bija diezgan līdzīgos spēku samēros un pat nebija tādi izteikti favorīti. Un, piemēram, katrā no komandām tur spēlē kaut kādi 2-3 izlases džeki. Tad, tad, man liekas, tas bija tā kā, ja šo saucam par derbiju, tad zelta laika, teiksim tā. Tagad kaut kā Vefs tomēr ir aizsauļojis, ka Latvijas flagmanis pa priekšu. Jā, pēdējos gados nav tik interesanti vairs. Īstenībā ļoti gaidu, kad pienāks tas brīdis, un zinu, ka viņš kaut kad pienāks tuvākajos gados, kad mums atkal būs līdzvērtīga finālsērija. Teiksim, tā kā tu minēji, kā bija starp VF un Ventspilu, vienalga, vai tas būtu nākotnē VFs ar Zeļiem, vai VFs ar Ventspilu, vai Zeļi ar Ventspilu, kas būtu vēl interesantāk, iespējams. Bet es ļoti gaidu un ceru, ka pēc iespējas drīzāk pienāks šis brīdis, jo tomēr, būsim godīgi, lai vai pret ko VFs tiktu finālā, vienalga, kur komandā būs Latvijas čempionāta finālā, viņi būs diezgan izteikti favorīti. Un es šajā ziņā arī gribu minēt to, ka es neceru uz kaut kādu VF downfallu, lai tā sērija būtu līdzīgāka, bet es vienkārši ceru, ka tās pārējās komandas, visvairāk es tā skatos laikam tieši šī Zeļu un Ventspils virzienā, ja viņas spēs pievilkties tajā budžetā, iespējams mājās atgriezt kaut kādu latvieti, kaut vai nedaudz pārmaksājot, un sastādīt nopietnā konkurenci, un mēs tādā veidā drusku audzēsim arī to līgas līmeni. Jā, būtu interesantāk. Jā, es domāju, es piekrītu, ka VFs vienkārši ir favorīti, un tur arī Latvijas čempionāta finālsērijā, ja tur viņi netiks galā maksimums 6 spēlēs, tas būs liels pārsteigums. Tā kā nenoniecinot pārējos, vienkārši objektīvi raugoties uz situāciju, manuprāt. Tā, diemžēl, ir realitāte. Es neatceros, bet man liekas, pēdējais gads, bet man liekas, kad es atceros, kad sākās fināls sērija, un man vismaz galvā bija kaut kāda intriga. Tas bija, kad bija, man liekas, pirmais Latvijas-Igaunijas gads, kad Ventspils principā neko nezaudēja Latvijas-Igaunijas līgā. Tur vēl bija Lomers. Tā, ka viņi arī vinnēja Latvijas-Igaunijas līgu. Jā, viņi vinnēja Latvijas-Igaunijas līgu. Tad viņi zaudēja VFM Latvijas finālā. Es tagad neesmu neko sajaucis. Tas, man liekas, ir. Tā bija, jā. Tā bija, man liekas, tā pēdējā fināls sērija, ko es atceros kā interesanti. Jo tur, ja nemaldos, vēl diezgan ātri sākās, ka Ventspilī kaut kādas problēmas. Man liekas, Lemberga kungam. Nē, tā vēl bija nākamā sezona. Ok. Tā bija nākamā sezona. Es varbūt neatceros, kas bija tad pēc tam nākamā tieši uzreiz pēc tās. Ja tas bija tad, kad sākās problēmas, tad galvenais treneris bija Sotskas Rubens, bet uzvarēja Ventspils, ja nemaldos, uz Štelmacheru. Jā, viņš ģitāru spēlēja tālāk. Jā, pareizi. Un pēc tam uzvarēja Vefs, un viņi pacēla trofeju Ventspilī, un tad Glens Kozīs ar Džabrilu Durēm arī spēlēja gaisa ģitāru. Bet šeit ir tas, kas varbūt mums nedaudz pietrūkst. Tas tiešām patīk, un kaut kas notiek. Ja līdzīga situācija tādā ziņā ir arī apvienotie līgā. Ja Prometējs neuzvarēs, tad tas būs arī milzīgs pārsteigums. Bet tur ir interesantāk, jo tā viena spēle ir.
Nu, jā, tas gan, jā. Bet man liekas, tā viena spēle arī, nu, es nezinu, man vismaz liekas Prometējs. Tik ļoti pārāk, tas būtu arī ļoti liels pārsteigums, ja viņi to vienu spēli neuzvarētu. Tā vismaz man liekas. Nu, vienā spēlē viss var notikt. Nu, Tas ir interesantāk. Tas, protams, būtu pārsteigums, bet vienā spēlē underdogam ir lielāks iespējas nekā sērijā. nē, Piemēram. protams. Tāpēc, jā, jā. Bet, nu, gaidam intrigu Latvijas līgā. Nu, un Tuvāko plus vēl gadu laikā. pēdējais, ko es aizmirsu pieminēt, Lietuvas kausa, tomēr Latvijas otro gadu pēc kārtas paceļ šo trofeju, un bija prieks redzēt, kā Rolands ar komandas biedriem paceļ kausu. Bija Rūtas MVP ir dabūjis, cik redzēju. Jā. Varbūt šo redzēsim Parīzē vasarā. Tur Vai Rolands ar šis te komandas biedriem paceļ. Varbūt. arēnas informators un announcers piedūrās. Viņš prasīja līdzjutējiem, kurš dabūs MVP. Un kā pirmais, ko viņš minēja, kā viņš prasīja, principā, kā es sapratu, viņš prasīja taisīt ovācijas. Viņš sauc vārdu un prasīja taisīt ovācijas tam spēlētājiem, kuram viņuprāt, kurš viņuprāt dabūs MVP. Un tad pirmais viņš nosauca Danielu Lavrinoviču. Viņam bija vislielākais ovācijas. Viņš burtiski uznāca laukumā, nemaldos pēdējā minūtē. Viņš vienkārši drusku iesmēja pa viņu. Jā, bija Rūtas beigās MVP. Un tur bija kaut kāds, to gan es aizmirsu pajautāt, un es nenoskaidroju, kas par Džeku bija, bet viens tāds, es teiktu, samērā veterāns uz kaut kādiem 65 gadiem, 70 varbūt, tāds brillītēm, maza auguma. Viņš arī bija uzvilcis čempionu kreklu, tad viņš ir kaut kas no komandas, un viņš pasniedz tās tā kā medaļas, un viņi nenormāli izsvilpa. Un, kā es nopratu, tad viņš kaut kāds plus-mínus prokrieviskais džeks vai kaut kā saistīts ar Krieviju, jo uzreiz pēc tam tā saucamie Green White Boys sāka ļoti skanīgi izpildīt Putinu Huilo. Tas bija foršs skaņdarbs, teiksim tā. Jā, tas laikam par visu par manu Lietuvas braucienu. Izklausās labi. Jāpadomā nākamgad. Nē, tiešām ļoti apmierināts ar šo aizvadīto nedēļas nogali. Nu, ko Spānija? Spānija, apsveic Valtu. Jā, apsveic. Tas man bija ļoti skaists turnīrs kaut kādā ziņā, jo man patīk, ka pirmkārt šeit bija šajā visā bija ceturdaļfināli. Visi bija sīvi, kas bija ļoti pozitīvi. Man liekas, ka pilnībā visās 4 spēlēs vēl 2 minūtes pirms beigām nebija zināms īsti, kurš uzvarēs. Gan es gribētu uzslavēt šajā ziņā gan Mursī, kurš un arī Rodionu konkrētāk, labi ar tur loģiski arī, jo viņi īsnībā atnāca atpakaļ šajā spēlē, ceturtfinālā pret Madridi īstenībā diezgan labi, jo es uzskatu, ka pirmo puslaiku Madridi aizvadīja bez mazliet spēcīgāko, ko es esmu redzējis šo sezonu. Man liekas, pēc pirmā puslaika bija plus 12, un Mursī trešo sadaļu tiešām ļoti labu aizsardzību nospēlēja. Man liekas, ka Dilans Sens dabūja 3 dankus ātrajos, kaut ko es atceros, un kaut kas vēl. Viņi tiešām ļoti labi aizsardzībā spēlēja, un bija, jā, bet nu paši neizmantoja iespējas. Un tas, principā, visos ceturtfinālos, man liekas, vairāk vai mazāk tāds stāsts bija. Arī, es teiktu, ka Valencija atdeva Gran Canarijai, principā, uzdāvināja iespēju spēlēt overtime. Man liekas, viņi atcita pusotrā minūtē 8 punktus, ja es tagad nejaucu neko. Un Tā tad bija, papēlēku vienkārši nospēlē bezcerīgi. Man liekas, viņi iesāk ar 0-10 rānu bez mazliet papēlēku. bet tīri varbūt pieminot to Mursiju, jo viņi mums tāda latviešu basketbolas dēļ tuvāka komanda. Nu, tajā mačā es gribētu teikt, ka Madrida beigās dāvināja visu, ko var uzdāvināt, principā. Un vienkārši Mursija šīs dāvanas vispār negribēja ņemt. Tā ka vispār negribēja. Nē, nu tur. Es pat teiktu, ka beigās, man liekas, bija vairāk tās, ka īsti neviena koda. Tur bija tā, ka Negribēja abām uzvarēt neviens.
Tur bija abām komandām bez mazliet pēdējā pusotra minūte bija tā, ka tu uztaisi vienu stopu un tu esi tā kā ļoti labās pozīcijās, lai uzvarētu, un neviena no Jā. komandām neuztaisīja līdz pēdējās 2 minūtēs īsti nevienu stopu. Visi vienkārši, es nezinu, abas komandas laid Nē, garām turpat pretinieks. bija pat kaut kāds stopi. Mursijai vienkārši viņi reāli nespēja izmantot tos brīžus, kad viņi tik tur, man liekas, līdz -2. Un viņi Man tiek pie liekas, jā. stopa. Un tad, piemēram, nu, kaut kāds 3 reizes pēc kārtas vienkārši nespēja neizlīdzināt neko. Nu, nu, jā. Vai tur paši atbild pēc tam ar kļūdu. Un vienkārši nevienā brīdī tur jā, Nu, tur tā neizdevās. nedaudz par īsu bija Mursija. Bet es gribētu teikt, ka tā bija tā kā priekš Madrides spēle, un tā bija ar lielu atrāvienu vissmagākā. Mursija bija tiešām, jo es arī uzskatu, ka tā spēle nebija tāda, kurā, es nezinu, Madrida aizgāja ar domu, ka viņi uzvarēs, un Mursija vienkārši, jā, izmantoja iespējas. Man liekas, ka Mursija bija tiešām ļoti nopietns pretinieks, jo viņi tieši saganaši pēdējo spēli Mursija uzvarēja savstarpējo. Un šajā spēlē vajadzēja ļoti iespējams, lai Mursija beigās piemānītu. Bet es gribētu Rodionu tieši atzīmēt, jo man liekas, Rodions bija ļoti labs. Viņam bija piezīme problēma, ko viņš dabūja ļoti agri un arī tādas, es teiktu, tādas varbūt nevajadzīgas līdz galam. Bet kopumā viņš bija ļoti labs savās minūtēs. Un man viņa bija žēl, bet es tā kopumā biju priecīgs par iznākumu. Bet tā pats galvenais sadaļfināls bija, manuprāt, es noņēmu kaut kādā veidā intrigu pusfinālos. Bija Malaga pret Tenerife, ko, man liekas, mēs ar Kristiānu jau runājam pēc tā pusfināla, ka tas bija ļoti neveiksmīgs iznākums no intrigas viedokļa. Jo Malaga, es domāju, būtu krietni nopietnāks pretinieks Barcelonai pusfinālā, bet Tenerife samet, man liekas, visu, ko varēja samest. Ārons Dornikams aizved iespējams savu mūžu maču, un es neatceru, cik viņš beigās iemet 26, 27. Man liekas, ka 7 tālumtienas iemet, Kails Gais visu iemet, un tur visi met. Un tad, jā, pusfinālā nekas no tā vairs nebija. Barcelona uzvarēja spēli bez maz vai otrās ceturdaļas vidū jau, un nekas tur baigi, diemžēl, netika. Un Madrids pusfinālā īstenībā līdzīgi. Tur gan Valencija noturējās nevis viens ceturdaļa, bet divas, bet tur arī viss ļoti ātri beidzās. Nekāda intriga nebija. Brendons Deivis, man liekas, diezgan nepamatot dusmīgs uz tiesnešiem. Rādīja šādu žestu, ka tiesnešiem maksā. Mēs īsti negribētu piekrist, bet, nu, ok. Un tur kopumā nekādas intrigas pusfināls. Pusfinālā pēc ceturtdaļfināla pusfināla bija ļoti liels vilšanās. Es īstenībā pēc ceturtdaļfināla aizmirsu vienu spēli. Vēl viena Latvija pieminēta Mārta Steinberga tieši pret Barcelonu. Tur varbūt bija lielāks rezultāts galā. Man liekas, ka viņi pa 10 Barcelonu uzvarēja vai pa 11 beigās. Bet tur arī šajā spēlē 2 minūtes pirms beigām vēl bija viens metiens starpā. Tā kā žēl par Mārciņu. Man īpaši žēl. Es daudz labāk viņu redzu pusfinālā nekā Barcelona. Bet, nu, kā notika, tā notika. Un fināli. Varbūt Norbert Klasika. arī skaties, kas tev par finālu, kādas domas, kaut kā neitrāli līdz tā. Nu, bija interesanti. Es īstenībā biju par reāli, bet jā. Nu, pirmais puslaiks bija ļoti sīvs, bija punkts punktā. Man likās, ka visas 4/4 mēs varētu dabūt šādu finālu, ka +1, -1, +1, -1. Abas komandas ir rezultātīvi spēlēja, un tajā mirklī Jānis Veselīs vēl neko īpaši nedarīja, un tad puslaikā uzrakstīja, ka galvenais, lai viņš nesāk mētāt pustālos, un tad trešās ceturtdaļas sākumā viņš kaut kāds pirmās 3-4 uzbrukums meta pustālos, un kāds 2-3 arī iemet, un tas bija tāds tā kā mirklis, kad izskatījās, ka Barcelona varētu arī aiziet priekšā, bet Reāls kaut kā ļoti ātri atbildēja, un arī tad vēlāk arī veica izrāvienu. Un, nu jā, kaut kāda, nu, visu ceturtdaļu bija tā sajūta, ka gan ir tas nelielais pārsvars Reālam, gan tas, ka, nu, viņi kaut kādā veidā atrausies un uzvarēs. Un lieta, kas man likās interesanti tieši Real Madrid rotācijas sakarā, ka, piemēram, tādu Hezonju, ka viņš otrajā puslaikā diezgan maz spēlēja. Un tad es vispār tā padomāju par reālu vēsturi svarīgās spēlēs tagad pēdējā gada pusotra laikā.
Arī Tavares mazāk spēlēja, jo viņš nebija tik labs kā Porjē šajā mačā, ko es neticēju, ka kādreiz teikšu. Es, Ideāli. sa- Ideāli. es sapratu, ka varbūt ārpus Kampaco, lai gan viņam arī var būt mirklis. Čus Mateo ir gatavs pilnīgi jebkuru Real Madrid spēlētāju atsēdināt, ja ir tāda nepieciešamība. Ja viņam neiet, vai ja kādam citam iet ļoti, ļoti labi tajā dienā, ka nav tāds spēlētājs, kurš ir neizkustināms, ka jebkuru Bet, tu vari bišķiņu atstāt maliņā, ja ar citiem pieciem tev labāk iet tajā brīdī. bet tas jau, man liekas, ir tikai un vienīgi normāli. Un arī sāk pasakot, man liekas, daudz laba par viņu kā par treneri, jo tomēr, nu, uh, jebkurš treneris, manuprāt, galotnē izvēlās tos kaut kādus 5, 6, maksimums 7 spēlētājus, ar kuriem, teiksim, noslēgt to spēli. Un viņam ir tik plašas iespējas, ka varētu pat šķist, ka viņš varētu visu laiku meklēt šo te kaut kādu piecinieku un visu laiku plaši rotēt, bet viņš tomēr pieturās pie kaut kādas tās savas idejas, pie tiem spēlētājiem, kas varbūt tajā konkrētajā mačā performē labāk. Un tas, man liekas, tikai un vienīgi normāli un apsveicami tādā ziņā. Nu, un gan jau, ka tas viss arī ir izrunāts komandas iekšienē, un viņi to visu saprot. Jo atceramies, piemēram, pagājušā gada Final Four Eirolīgā, nu, Hezoņi bija laukuma izšķirošos momentos un arī bija viens no galvenajiem varoņiem. Nu, Un mūsu praktiski jā, jā, nespēlēja jā. viens no līderiem. Jā, nu es piekrītu, tas ir labi, tas ir forši. Man liekas, ka Mateo ir labs treneris. Man vienkārši liekas arī tas, ka viņš ir Final Four ar veterāniem un ar zonas aizsardzībām. Tur nu, vienkārši atrod visu laiku kaut kādus veidus, kā var radošus lēmumus pieņemt un diezgan labus lēmumus, kas nes rezultātu. Man vienkārši likās interesanti. Tad NBA, man liekas, tu nekad neredzēsi, ka mums bez Lukas Dončiča aizgāja spēle, mēs viņu tagad nelietojam 4. ceturdaļā vai, nu, jebkur. Eirolīgā varbūt ir kaut kur, bet, nu, tāpat, piemēram, nu, es nezinu, Šeins Lārkins gan jau spēlēs galotni, arī ja viņam neiet spēle. Tas pats, nu, es nezinu, visās komandās ir kaut kādi tie līderi, tie galvenie spēlētāji, kas liekas, ka ir gandrīz vai neaizskarami, gandrīz vai, nu, ka jebkurā gadījumā tas ir top džeks, mēs viņu spēlējam. Un man liekas, ka Real Madrid ir tā, ka, nu, nav tāda neaizskarama. Kam pats varbūt vistuvāk tādam, bet tas tā vienkārši interesanti pavērot, ka reāli katrā dienā var kaut kas pilnībā mainīties uz spēles galotni. Man Nu, īstenībā par šito tajā, man vismaz ir tāds, ir, labi, es aizmirsu, ko es gribēju teikt, bet tā pirmā galvenā lieta bija, tu tieši minēji par tiem neaizskariem spēlētājiem, un viens prātā ļoti labs piemērs šajā sakarā, kad mēs ar Latvijas izlases spēlēm pret Vāciju. Denisam Šroderam bija jāsēž malā Jā, galotni, viņam jā. nebija jābūt laukumā. Un tur varbūt tā ir tā atšķirība, es piekrītu. nu, te ir pretējs piemērs arī, piemēram, nu, labi, es neesmu objektīvs loģiski, ja, bet es uzskatu, ka Rolands Šmits ir top 2 spēlētājs, kā viņš Žalgiris komandā. Bet viņš sēž malā, galotnis. Nu, Nē, nu tur, labi, nevienmēr, bet bieži tā gadās. Manuprāt, arī bieži varbūt. Es saku, es neesmu objektīvs šajā jautājumā, bet bieži. nē, nu mēs varbūt, neviens neesam jā. objektīvs, tomēr mēs nevaram būt objektīvi, kad mēs runājam par latviešiem. Bet es īstenībā kopumā par visu šo situāciju gribu arī pateikt savu viedokli. Pirmkārt, kas ir, man liekas, par Čulsu, ko es esmu ievērojis, ka viņš kopumā, kā konkrēti par šito spēli un kopumā, viņš ir tīpaši svarīgās spēlēs, viņš neaizraujās ar maiņām, viņš nerausa spēlētājs. Ja jūs paskatieties praktiski jebkuru spēli, ja nav kaut kādi īpaši apstākļi, tad ir, es nezinu, piezīmes vai kāds ir tajā dienā īpaši slikts, tad viņš taisa maiņas vēlu. Viņš pirmajā puslaikā parasti taisa pirmās maiņas, un pirmās ceturtdaļas beigām vai otrās sākuma. Tas pats arī otrajos puslaikos vienmēr ir. Un šajā spēlē jāatzīmē, ka šis nebija tā, ka, es nezinu, Mario vajadzēja dot iespēju vai ko. Viņš bija ļoti labs pirmajā puslaikā, ļoti iespējams labākais laukumā. Bet pirmkārt tas, ka viņš, kā jūs teicat, treneris, viņš taisa maiņas parasti ļoti vēlu. Un tas ir it īpaši izteikti svarīgās spēlēs. Tas bijis arī citos vēl klasikā, man liekas, tā viņš vienkārši netaisa. Un šī spēle bija, teiktu, vairāk vai mazāk izņēmums, ko, man liekas, es ceru, ka viņi izrunās komandā.
Jo, ja jūs atceraties, tad šajā spēlē Madrid tieši uztaisīja izrāvienu. Tas bija trešās sadaļas beigās, kur tieši viņa tiešie konkurenti uz vietu laukumā Jabusēl iemet divas trojkas un Deks iemet vienu. Tu nemaini noskarsts spēlētājs pirms ceturtās ceturdaļas. Un visu iepriekšējo sezonu, principā, nu, labi, tur bija traumas, bet standarts ir tāds, ka Jabusēl nespēlē galotnes. Un parasti viņu vietā ir Deks un Kazoņa. Nu, tur viņiem trīs, tu varbūt pret Barcelonu var spēlēt, jo Barcelona ir, man liekas, relatīvi parocīga komanda. Jo arī Deks, piemēram, sēdz Saturānska, kas ir nosacīts saspēles vadītājs, tad tur to varbūt var darīt. Bet tā kopumā spēlē 2 no 3 no viņiem. Un ir problēma tā, ka viņi visi spēlē labi. Principā tev galvenie darītāji tajās pozīcijās gan Deks, gan Jabusele, gan Kazoņa, gan tas pats mūsu visi sameta punktus. Man liekas, visiem bija jau 12, 15. Un tur es domāju, ka viņš varbūt gribēja taisīt, laist to Hizoņu laukumā uz 4. sadaļas sākumu vai 3. beigām, bet tad tieši viņi uztaisīja izrāvienu. Un es domāju, tas bija iemesls, kāpēc viņi neko netaisīja. Un kāpēc viņš neko netaisīja. Bet problēma tāda, ka pat ja uzvar titulu, tad, jā, diemžēl pēc šādas spēles atkal parādās ziņas to, ka viņš grib prom un to, ka viss ir slikti atkal. Tas man nepatīk. Nu, rekrutori izskaidro iemeslus, kāpēc viņš grib prom. Nu, Es bet domāju, es vienkārši tā puslaikā ir. iemetu 10 punktus. Man nelaiž vairs otrajā. Ergins neatsēdināt panat. Bet nu, tā, es vienkārši tā kā skaidroju savu skatu, kāpēc tā bija. Man liekas, ka tas bija loģisks lēmums, kāpēc Bet tu pasaki viņam, ka tas bija loģisks Nē, nu, lēmums. es zinu, es tāpēc es saku, Viņam es ceru, ka viņi šito izrunāja komandā, jo es personīgi redzu loģiku šajā visā, kāpēc tā bija. Es, protams, neesmu spēlētājs, un man to tā kā ir, man kā fanam to ir vieglāk skatīties, jo komanda arī uzvarēja, un Es domāju, tu nepārmet uzvarētājiem neko. Mario šajā gadījumā tāpat ir grūti sagramot, vai cik Nu jā, loģiski nu jo tas te jau būtu. vēl jāņem vērā, ka šī nebija spēle, kur varbūt viņam, es nezinu, neaizgāja spēle, viņam nedeva iespēju vēlreiz sev pierādīt. Šī bija spēle, kur viņš kulkoja visu pirmo puslaiku. Viņš bija ļoti labs. Viņš bija, nu, kā es teicu, ļoti iespējams labākais laukumā, bet es uzvarētājs netiesā. Bet es saprotu viņa perspektīvu, bet es saprotu arī treneru, kāpēc to darīja. Un es pats galvenais, ka komanda uzvarēja. Bet, Tas, man liekas, ir galvenā da- lieta, kas ir jāsaprot spēlēt šādā komandā. Ja tev tādi kā Kazoņa, tev ir, es teiktu, komandā 7 spēlētāji, kuriem tev jādod iespējas, kuri varbūt nav gatavi samierināties ar to, ka viņi nospēlē 11 minūtes. Tev ir vismaz 7 tādi spēlētāji, manuprāt, komandā. Un šoreiz viņš bija viens no tiem, kas palika malā. Tagad bet, tādā ziņā Madrids sāk atgādināt kaut kādu super daudz talantīgo kaut kādu NBA komandu, kā piemēram šobrīd Oklahoma, kurai tā kā ir viss kārtībā, kamēr visi ir jauni tur uz rookie dīliem vai parakstījuši kaut kāds jauns extensions, un sūdi sāksies tajā brīdī, kad vajadzēs atkal pagarināt vai visus noturēt, un tas fiziski nav iespējams, un es domāju, te varbūt ir, nu var vilkt kaut kāds paralēls ar to Madrids gadījumu, vienkārši, nu, ka labi, Eiropā nav nekādi algu griezti vai algu grīdas. Ja, labi, griezti vairāk šajā gadījumā būtu attiecinām, bet nu, idejiski tīri, ka no tāda skatu punkta, ka nevarēs viņi jau noturēt visus šos te, labi, tur, kas tur ir, deks ir pagarināts, bet, piemēram, nu, Kazoņam visticamāk nevarēs iedot tik daudz, cik viņš finansiāli gribētu. Kazoņa tā varas un pārējā, kuriem beidzās. Mūsam visu laiku likās, ka beidzās, bet tad izrādās, ka nebeidzās tā. Tad ir 3 ļoti svarīgi spēlētāji, kam beidzās. Plus vēl visiem 4 veterāniem beidzās līguma vasarā. Tur kāds no viņiem gan jau beigs. Noteikti nerūdīs, viņš vēl būs jaunākais un svaigākais. Vēl ir 28. gada pasaules kausa. Olimpiāda tad ir 28. 27. kausa. 27. Sorry, jā, 27. Nu, es domāju, Rūdīs noteikti līdz 28. gada olimpiādē vēl novilks, un tad jāskatās tālāk. Viņš jau tomēr jauns un svaigs. Bet, Nu, tā kāpēc lai Čačo un Juļs vēl nepaspēlēt arī tomēr, nu vēl. Es domāju, ja godīgi mēs par visam šitiem runājam, es teiktu, ka Juļs ir visticamākais, ka viņš vēl spēlēs. Jo viņš ir izstāsts fiziski, godīgi vislabākajā formā kopumā. Pat ja man nepatīk brīžiem, ko viņš dara.
Bet nu, te solās ļoti interesanti vasara. Kaut kas būs jādara. Jo, kā jau Pēc teicu, visi. samērā klusas vasaras beidzot būs kaut kas skaļš Madridē. Nu jā, jo te būs jādod nauda visiem. Nevar samaksāt, cik viņi grib. Bet cik es arī lasīju Twitterī, spāņu eksperts, viņi ziņoja, ka te pa labu nenāk tas, ka, piemēram, Kampāco paņēma savu līgumu zem tirgus cenas, un tad varbūt viņi vienkārši negrib dot citiem spēlētājiem vairāk naudas par Kampāco, ja tavā uzskatā, varbūt viņi nav tik vērtīgi kā Kampāco. Bet tad, nu, būs ļoti sarežģīti. Un, protams, Jana Kopolas ir neierobežota māka nāks pretī. Pēc divām Vēl kāda kausa, varbūt Grieķijas kausa. Ja tur pārējos, laikam, tā, ja neskaita Itāliju, tad bez tādiem lieliem pārsteigumiem. Nu, varbūt varam minimāli par Itāliju no Neapoles vienība. Es gribētu atzīmēt to, ka Igors Miličičs, manuprāt, pierādīja to, ka viņš ir tāds ļoti labs tāda kausa formāta treneris, jo viņš paveica tomēr brīnumu arī Eiropas čempionātā ar Polijas izlasu. Un tas formāts tomēr Eiropas čempionātam ir krietni līdzīgāks nekā regulārais sezonai, piemēram, Itālijas čempionātā. Un šeit neviens negaidīja, ka Neapola uzvarēs Milāns Olimpiju finālā. Un uzreiz arī jāsaka, Itālijas kausa tādā ziņā viens no tādiem iespējams intriģējošākiem pēdējos gados, jo tur tā nosacīt divu vadošo komandu dominance nav bijusi tik izteikta, un gana daudz arī citas komandas ir pamanījušās pārsteigt un kaut ko izcīnīt. Vai arī sabojāt, tur, teiksim, kaut kādu ierasto finālu. Tā, man liekas, ir vispār tā pausa burvība. Nu, kā jau Jā, arī mēs tieši pirms tā. tam minējām, vienā spēlē var notikt daudz vairāk nekā sērijā, tāpēc tādām komandām kā Napoli vai labi nebija daudz citu apset, man liekas, citos kausos, un tas ir spilgtākais šogad. Viņi Nu, ir sērijā, Ulma, Alba izsita. nu, bet tur tāpat Bet tas Bayern arī tas uzvarēja, nav. kas ir Bayern Jā, labākā bet komandas es Vācijā, arī, viņi dabūja titulu, un es Alba, arī Ulma, domāju, ka tas tas ir nav tāķi, es super liels nezinu. apsets, jā. Bet, nu, tā vienkārši, tā ir burvība. Es domāju, ka, Monako zaudēja Parīzē, bet tas arī, jā, nekas tāds, Parīze ir, manuprāt, labākā komanda ārpus Eirolīgas. Tā kā, nu, tas tā kā varbūt, tas ir apsis, bet tas nav nekas dramatisks, gluži, bet tā, jā. es domāju, ka Mošajā No Asvelā Asvels būs. zaudēja arī, bet labi, Asvels ir Nu, labi, Asvels koši zaudēt, ka rūpšs, vispār kuram bomži. tas ir pārsteigums. Jā, Asvels tā zaudēt. ir, jā. Es tieši par Asvelu domāju, ja varbūt, ja pat Cekal kungs būtu palicis, viņš varbūt ir labs šādā formātā. Jo tev kausā, tev principā, man liekas, ka kā recepte tev relatīvi vienkārši tīpaši, tu esi, labi, Asvelu nevar saukt par underdogiem līdz galam, bet, nu, tā teorijā, tev vienkārši viņš principā nomotivēt nereāli uz tām 3 dienām. Un tur tieši, man liekas, pat Ceko kungs būtu labāks nekā ilgstošā sezonas griezumā. Bet tagad viņi, es pat neatceros, kā viņa treneris sauc, tagad jau godīgi. Pieriks Pupē. Nu, okay. Bet tā, kāds vēl kausa par bija? Mareks Mējers izcīnīja Rumānijas kausu, to apsveicam. Un es neatceros, vai bija vēl kāds. Es pa Jā, Siliņš, Grieķiju. vicečempions Polijā, Polijas kausā. Jā. Es jūtu, ka jūs vienkārši izvairāties no Grieķijas. Nekāda nav pat Nē, man jāpiedod. es par Grieķiju esmu priecīgs. Man Labu, nepatīk neviena. labu bet man- komandu tur nav, interesantu komandu tur arī nav. Nē, Nekas ir gan nav. interesanti, ir interesanti. Nē, nu, nav tā. interesanti. Es teiktu, ka viena ir interesanta, un tie man arī nepatīk līdz galam. Tā, ka es Salonika Aris. Kura tev ir interesanta? Salonika Aris. Nu, nē, Panathinaikos ir interesanti. Vienkārši to kā neitrāli skatītājiem būsim godīgi, viņi ir interesantāki. Man viņi vienkārši nepatīk. Un Olimpijakos man patīk mazāk. Pat ne patīk mazāk, viņi interesē mazāk, bet viņi tā kā labāk, lai viņi uzvar. Tā godīgi. Tā arī Jo notika. Ergins atkal blātoja kaut ko pirms spēles. Un tad pēc spēles viņš saka, vispār vienalga, kas to uzvar. Un es dažreiz nesaprotu. Viņš tā kā. Es dažreiz nesaprotu, ko viņš tur runā. Tas, man liekas, ļoti lieki brīži. Viņš ir šovmens. Viņš nevis runā, bet kā tagad ir pēdējās nedēļās sociālajos tīklos parādījies tāds populārs vārds. Viņš ir jēpu. Jā. Konkrēti jēpoju. Nu, Jā. 3 gadus, principā, no vietas. Viss, kad dzirdam, viņš vienkārši jēpo šitā tā. Visu laiku. Gan jau Ergins tiešām jēpo. Konkrēti.
Un sezonas galvenie mači vēl priekšā, tā kā mēs noteikti dzirdēsim vēl Un kaut to ko. līdz ar to jēpošana tikai un vienīgi pieaugs. Tur Nu, nav. šitā jau vispār nebija svarīgi mači, kā viņš teica. Vispār neviens neatceras, kas to Jā. kausu uzvarēja pēc nedēļas. Visi jau būs aizmirsuši. Ne, viņš pat nesen pēc nedēļas rīt jau neviens nezinās. Gaitinoši ļoti. Jā. Bet tā, nu, Norbert, tev tu kāds viedoklis? Nē, nu man prieks, ka Olimpijakos uzvarēja. Man pat, kā es esmu vairākas reizes teicis, es gribu abas komandas Final Four Eirolīgā redzēt, bet, ja man starp abām jāizvēlas, man Olimpijakos patīk vairāk. Es sāku, skatoties spēles, sāku domāt par fālu salīdzinājumu ar Tavaresu. Arī tāds liels, tāds it kā lēnīgs, ka, ja viņam iedod iekšā piespēli, viņš var izmest ārā, ir daudz mazāk metēji. Es īstenībā kaut kāds līdzības mēģināju atrast abām komandām, lai cik jocīgi tas neizklausās. Tur tad veterāni Papa Nikolau, kā tad Fernandes redzēja, ka tad Džokeri, kas it kā neko baigi nedara, bet tad baigi svarīgus plejus uztais situāciju. Un, nu jā, es skatījos, ka katrā tajā draivā Olimpijakos, ja Lesauts, piemēram, lec virsū mazajam, kad ir tāda 2-1 situācija, viņi ļoti labi un ļoti automātiski nomet to tuvo piespēli garajam, un tad Fals vienkārši vai Petruševs iesprauž, un tad Kenans met tās trojkas un aizsardzībā strādā, tāpat arī Volkaps. Lorents Akis dažreiz kaut ko izšauja, un nu, viņi atstāja Panathinaikos uz 58 punktiem, un būtībā no savas punktus uzbrukumā no apakšas ļoti daudz tā kā fiziski izkapāja, agresīvi finišēja, bija daudz danka Olimpijakos, un kaut kā tā viņi arī, man izsties, ka viņi vairāk gribēja, lai cik stulbi tas ir neizklausās. LSO spēlē, iespējams, varētu teikt. Jo, jā, mēs tā. Jo, ja Ergins saka, ka neviens visiem vienalga, ja neviens neatcerēsies, tad man liekas, ka Olimpijakosam bija cita mentalitāte. Viņš vienkārši mūla kaut ko atkal. Jēpo, kā mēs Viņš minējām. jēpo konkrēti. Bet, nu, visi atceras, tie kausi ir, ko es starp citus, es tieši aizdomāju šajā nedēļā, kausi ir reāli liela turnīri, jo tu to vari redzēt tomēr. Nē, zin kā, varbūt cilvēkiem neatcerētos, rūp. ja tur, varbūt neatcerētos, ja tiešām, nu, uzvarētu jebkuru citu komandu, izņemot Panathinaikos, nu, finālā Olimpijakos, bet viņiem tomēr tas katrs viņu duels ir īpašs, nu, tur reāli tiek skaitīts uzvaras zaudējumi, un, protams, ka Ergins varbūt neatcerēsies to zaudējumu, nē, nu, viņš ticamāk atcerēsies, mēģinās aizmirst to zaudējumu, bet tā reāli, nu, būsim godīgi, viņš vienkārši jēpoja. Tas ir, jā, nu, tā ir. Bet tie kausi īstenībā tiešām tā ir, manuprāt, ļoti liela lieta. To pašu, ko teica Lietuvā, cilvēkiem reāli rūpes uzvar, tas ir svarīgi. Jā. Ja Nu, tu esi galvenais, gatavs lai rīts izsilpt neuzvar. rītas, jā, bet ja tu esi Nu. gatavs izsilpt rītas 2 dienas, tad tev noteikti interesē. Tur ir pat negalā rīts var palpot bronzu karaļu Mindaugu kausā. Tā tik rītas netiek nekās. Tas, man liekas, ir svarīgi, jo Spānijā es teiktu arī ļoti līdzīgi, man liekas, atmosfēras ziņā. Serbiem vienmēr viņu draudzības spēles, es domāju, pat nevarētu spēlēt Zvezdu ar Partizānu. Arī mēs nepieminējām, jā, ka Milošs aizved Zvezdu pēc titula. To mēs aizmirsām. Bet tā, es neko baigi daudz neredzēju. Man īstenībā, jā, man tas Serbijas kausa liekas no visiem, kas ir tās visizteiktākais, kur tur ir 2 komandas. Un tev, es nezinu, kam jānotiek. Grieķija arī. Ja, nu, bet Grieķijā. Nē, bet Grieķijiem tur Aris citas vai labas Ajax ir. Eiropas komandas piedalās, jā, nu, Nu, bet, jā. bet tie paši, nezinu, tur Patras Prometējās, es nezinu, vai viņi bija tagad vai nē, bet, nu, tur ir Ikpalai vai Peristeri, jā, bet, nu. Nu, ir lielāka iespēja, ka arī apsitos, piemēram, Panathinaikos, nevis ka Vojvodina Borač. piemanīs Zvezdu. Nu, nepiemanīs viņu. Studentski centra man mīļākā komanda. Jā, nu, tas arī, man liekas, tie bija. Man liekas, Bosnija. Studentski centra, jā, bija. Labi, Borač bija serbi, toči. Tie bija, jā, viņiem bija derbi, tas ir kaut kā, viņi spēlēs ceturtfinālā, tas kaut kāds derbis, tas kaut kādā pilsētā, es nezinu. Tur Serbijas kausā bija vismaz interesanti, jo tur tika līdz ceturtfinālam viens 3. līgas klubs. Es neatceros godīgi no Hercegovats, man liekas, es neatceros precīzi nosaukumu. Tas basketņus diezgan interesants raksts. Hercegovats, jā, zaudēja pa 25 Partizānam. Jā, bet, piemēram, Vojvodins Novīsāda arī, manuprāt, viena no mīļākajām komandām. Nu jā, tur, man liekas, viņi bija tie, kas mēgu piemēram. Jā, un Čačak 94 arī super komanda. Čačak un Boračs, tas bija derbijs. To es
Un tur uzvarēja Underdog, man liekas. Tā sērbziņš Twitterī. Es neesmu pārbaudījis. Nu, Čāčak 94 uzvarēja. Nu, jā, tie bija, man liekas, Underdog. Bet nu, tagad tur tā trešās līgas komanda diezgan interesanti. Jo tā bija ļoti maza pilsēta. Es lasīju, ka basketņos bija tieši raksts par šo komandu. Tā pilsēta, es nezinu, bez mazliet 5000 pilsētu. Bet no tās pilsētas bija nākuši, viens bija Sērs Vlads Lučičs, un es otru neatceros. Bija kaut kas arī no izlases spēlētājiem no turienes tieši. Un pēc tās spēles tieši Trīstans Vukčevičs ziņoja, ka viņai bija laba spēle. Par ko treneris teica, ka viņš gan jau citu skatījās. Tas man liekas interesanti. Jā, visos tas. Bet jā, galvenā morāla šim visam, ka Ergins Jāpo tādam žēl ir nelasa laukumu vispār. Bet, Nu, tā, ko laikam varam noslēgt, ne? Jā, jā. Paldies, ka klausījāties, un tad gan jau tiekamies pēc kādas no Latvijas izlases spēlēm. Tā kā čau! Čau.